pasākumu es skaitīju, man par šiem 2,5 gadiem sanāca jau 26. pasākums ar kādu no Latvijas sporta vadošajām personībām, bet šis mums ir pirmais šāda tipa, šādā formātā, un arī es teiktu, ka ar tādu kalibru viesi, kuru, lai pienācīgi pieteiktu, es domāju, ka nācās man šo to pierakstīt. Vecākā paudze noteikti zina, bet atgādināšu jaunākie, lai uzmanīgi paklausās, tātad 15 sezonas NHL kā spēlētājiem, piedalījies 2 visu zvaigžņu spēlēs, spēlējis Stanley Kausa finālā. 3 sezonas NHL kā trenerim, spēlējis Latvijas izlases sastāvā 9 pasaules čempionātos un 2 olimpiskajās spēlēs, tā skaitā Latvijas delegācijas karognesējs Turīnā olimpiskajās spēlēs 2006. gadā. Iekļauts Starptautiskās hokeja federācijas slavas zālē, iekļauts San Jose sporta slavas zālē, iekļauts Latvijas hokeja visu laiku simboliskajā izlasē, un viņa numurs Latvijas hokeja izlases spēlēs iemūžināts pie Arēnas Rīga griestiem numur 1. Tad vēl arī valsts augstākā apbalvojuma 3 zvaigžņu ordeņu virsnieks, un pēdējais fakts, ko es atradu vienā no tavām vecajām intervijām, man liekas tāds pieminēšanas vērts, pareizi izstāstīt sīkāk. Savulaik piedraudējis NHL komisāram Gerijam Betmanam izdarīt sliktas lietas, ja viņš Artūrs netiks palaists uz Latvijas izlases spēlēt Saltlēkstīs olimpiskajās spēlēs. Bija tāda lieta. Tā kā dāmas un kungi, sagaidīsim ar aplausiem Artūru Sirdi. Ko es varu sākt savu monologu. Pēc tam būs dialogs. Nē, droši vien, ka būs dialogs arī. Un es sākšu drusku no citas puses. Ievads ir pateicis, tas viss ir noticis, bet dzīve turpinās. Un šeit mums ir daudz jaunie censoņi un viņu vecāki. Treneri, jā, vecvecāki. Iespējams. Ar to es arī apmēram būšu to aptveri apguvis. Lūk, un lai mūsu bērni būtu tā, varbūt, lai justos līdzdalīgi šajā sarunā, es gribētu viņiem arī, droši vien uzdot dažus jautājumus, bet pamatā šīs jaunās sejas jaunieši, viņi ir basketbolisti? Pareizi? Ir kāds basketbolists? Paceļ rokas. Mēs varam opā. Ok, gana daudz. Tālāk, hokejisti ir? Super, arī hokeja nūjas, pat vārtsargs viens redz. Jā, skaisti. Vēl mums ir kāda vieglatlēti. Tas viss der. Mana saikne ar kalnu slēpotāju dabīgi, jā? Jā, Sigulda, sapratu. Kalnu slēpošanas, var teikt, galvaspilsēta. Skaisti. Vēl kāds sports ir? Peldētāji, futbols, loģiski. Futbola karalis. Kur tad būs pasaules čempionāts, kurā valstī? Pasaules čempionāts futbolā. Tūlīt sāksies pēc 4. Katarā, pareizi. Rekā, sekosim līdzi. Man arī patīk futbols, un ne tikai. Bet man būs tāds jautājums. Man varēs piedalīties šajā te, tādā jautājuma atbilžu šajā te Viktorīnā. Bērni, vēlāk vecāki iekļausies sarunā. Man šāda te tāda, dialogu veida saruna ir bijusi daudzās vietās ar daudz dažādiem, dažādu valodu pārstāvošiem sportistiem, cilvēkiem un vairākās valstīs. Un tas ir tā, lai mēs, saprast, kas ir sports vispār. Tātad es pajautāšu, par cik es redzēju tur vārtsarga nūju, lai man pieceļās jauneklis kājās, jā, droši, forši. Tā, būs jautājums, jā. Sāksim ar to, kas man tuvāks ar hokeju. Hokeja spēlē, kas ir nepieciešams, lai vispār hokeja spēle varētu notikt? Vecāks jau iesaistās, jā, man liekas, ka viņi nesako noteikumiem, vecāki pagaidām neiesaistās. Tiesnesis vajadzīgs ļoti skaisti. Nūja, rīpa, kas vēl? Kas lūdzu? Ķīver, jā, ekipējums, jā, ledus, ideāli. Spēlētāji vajadzīgi. Kādi spēlētāji?
Labi spēlētāji, tas ir loģiski. Mēs visi esam labi. Un mēs tā gribam būt, bet tā tad ir hokejā. Cik ir spēlētāji? Laukumā? 5. Vēl nav pareizi atbildi. Cik? Kurš? Cik 11? 12. Paldies. 2 vārds ar 5 spēlētāji katrā komandā. Kopā 12. Precīzi. Nonācām līdz tam. Mēs pēc tam to visu varam ar pārvērst uz citiem sporta veidiem, bet pašlaik tas, kas man tuvāk un kur es gatavojies vairākas reizes, ja? Tātad mēs esam nosaukuši spēlētājs, tiesnesi, man liekas, kurš nosauc tiesnesi? Ideāli. Man prieks par tevi. Ļoti svarīga vieta visā, ieņem tiesnesi visā šajā stāstā. Tātad, kas vēl mums bija vajadzīgs? Ekipējums, ledus, jā, ripa, vārti, jā, spēlētāji, jā, mēs to pieminējam. Kas vēl ir vajadzīgs? Treneris, kurš teica treneris? Ideāli, treneris ir vajadzīgs, jā. Kas vēl mums ir vajadzīgs? Tas ir ekipējums, bet forši... Jā, tas arī ir ekipējums. Vecāki, ko var iedomāties? Vecāki iesaistās. Skatītāji. Ideāli skatītāji. Kas vēl? Noteikumi. Nu jā, tas nāk kopā ar tiesnesi. Ja tiesnesis nezina noteikums, tas spēle nebūs. Apkalpojušais personāls. Ar ko mēs saskatām apkalpojušā personālā? Jā. Arī tas džeks, kas brauca to mašīnu, jā, pa laukumu. Šofers, kas tīra ledu. Starp citu, vēl kas ir vajadzīgs. Nu, mēs esam ļoti atapīgi un esam iesaistījušies. Jā, vārdsargs, nu, kā tu bez vārdsarga, es saprotu, jā. Tur nav vārdsargs aizmugurēt, pagaidām vēl nav. Vēl ir vajadzīga tāda lieta kā apkopējs. Kāds var man pateikt? Jā, ledus tīrītājs pareizi, tas ar to ledus tīrāmo mašīnu Zamboninā komplektā, vienmēr. Viņi viens bez otra nespēja darboties. Apkopējs. Kāpēc vajadzīgs apkopējs? Jā, asins, jā, lai varētu notīrīt. Nu, tas ir ekstremālos apstākļos, bet ikdienā. Lai notīrītu ledus. Aleluja! Lai slīdes nesabojotos, tāpēc, ka, lai aiziet līdz ledum, ir vajadzīgs apkopējs, kurš notīra to gumiju vai to paklāju. Sniegu notīra uz ledus, lai rīt klausītu, lai skatītāji varētu izbaudīt. Bet iedomājieties, nu stāst, ja kāds no šiem te vispār nosauktējiem personāžiem, nu nav, ja? Iedomāsimies spēli, kurā ir viena komanda un otrā komandā pretinieku nav. Būtu forša spēle, uzvarēt ar 200-0 un pēc tam aiziet mājās, jo, nu jā, pretinieks ir vajadzīgs, vai ne? Tātad, ko mēs darām, mēs cienām pretinieku, jo bez pretinieka spēles nav, vienkārši nav. Atceramies. Pat, ja tie ir individuālie sporta veidi, mums te ir kalnslēpotāji, vai ne? Vēlreiz atsaucās kalnslēpotāji. Tieši tā. Ja jūs vieni paši brauciet no kalna, nu, ir jau forši. Bet vai jūs tur progresējiet vai neprogresējiet, vai esiet labi vai nesat, īsti jau nevar saprast, pareizi? Ir tā kalnslēpošanā. Protams, ir interesantāk taču sacensties, vai ne? Tātad pretinieks ir vajadzīgs. Cienam pretinieku. Iedomājieties maču bez trenera, jā? Ir kaut kur kāds sētā spēlējis, nezinu, futboliņu, hokeju, basketbolu, vienalga tur laukumā. Ir, jā? Bez trenera. Kā tur ir? Ir pa daudz spēlētāji. Kurš paliek malā? Malā paliek tas, kuru vienkārši nostum malā, vai nu mazākais, vai kurš vēl nav tik veikls un izmanīgs, ja? Jebkurš nav pietiekoši bezkaunīgs, ja? Treneris māk nolikt spēlētājs vietā un salikt. Es nezinu, kā ir citos sporta veidos, bet arī basītī, man liekas, noskriet visas tās 40 minūtes. Cik mazie vispār minūtes spēlē basīti? 8, 15, kā kur grupa. Jā.
Nu, pamēģini tās pašas 4x7 noskriet, jā? 3 stundas. Tu esi ultramaratonists. Nu, lūk, tātad, ja nav treneris, jā, tad no laukuma spēlētā neies. Jums izstāstīšu tādu stāstu no savas pieredzes. Man bija savulaik gan Vankūverā tāds treneris Maiks Kīnens, kuram bija iesauka kapteinis Ārķis, Captain Hook, angliski, un viņš vadīja New York Rangers komandu, kur pēdējo reizi 94. gadā uzvarēja Stanley Kausu pēc ilgu pārtraukumu. Un viņa komandā bija vairāki neordināri, neparasti hokejisti. Viens no tiem bija krievu hokejists, kurš tas nav par to, ka viņš ir no Krievijas, bet nu, tā sanāk, ja, ka bija, kurš nemīlēja mainīties, nos no laukumiet saulaicīgi. Tie, kas ir treneri vai kas seko sportam, nu, ilgāk saprot, ja ir sportists pārāk ilgi laukumā, tad viņš nogurst, viņam pazūd asums, kvalitāte, sāks kļūdas, sāk viņš griezt stūrīšus nost, jā, sāk, kā mums modernā valodā skolā bērni sāk čītot, jā. Ir tāds latviešu valodā tagad vārds? Jā, nu ir, protams. Haltūrēt, lai vecāki saprot. Jā, haltūrēt, jā. Un līdz ar to no tā cieši visa komanda. Tas uzreiz ir redzams. Un šim hokejistam nekādīgi nevarēja ieskaidrot, ja, ka ir jāmanās saulaicīgi. Kā jūs domājat, cik ilgi ir laukumā apmēram viens hokejists vienas maiņas laikā? 40 sekundes. Nu, man te ir vienkārši zinātājs, ir vairākas vienkārši precīzes un saulaicīgas atbildes. Paldies. Nē, sapur nost, tiešām. Paldies. Nu, lūk, 40 sekundes. Un, ja tu esi laukumā 50 sekundes, tev jau vairs iekšā nav enerģijas un dukas. Nu, lūk, un hokejs nevarēja izmācīt un nostrādāja ļoti nestandarta gājienu, kāds šim trenerim bija. Kad viņš beidzot nāca mainīties pēc minūtes un 10 sekundēm, treneris viņu pastūma atpakaļ, teica, nē, ej atpakaļ. Viss kārtībā, spēlē, turpin spēlēt. Nu, viņš mēģina pa to laukumu skriet, ātrums ir pazudis, spēka nav, seja paliek sarkana. Nu, viņš nāk vēl pēc kādām jau pēc 30 sekundēm nost no laukuma un viņu vienkārši ar rokām treneris atpakaļ spēlē. Viņš nospēlēja 3 vai 4 minūtes uz laukumu. Principā, nu, viņš mēli ir izkārusies līdz zemē un varēja arī galvas atdot, ja viņš būtu tā kārtīgi centies. Un tā viņš izmācīja šo spēlētāju, ka viņam ir jāiekļaujas tajā laikā, kas viņam ir iedots, un ja viņš to nedarīs, tad viņu vienkārši, nu, nokaus. Nestandarta metodas, bet dažreiz viņas strādā, arī droši vien uz bērniem. Neesmu vēl pielietojis, man bijuši tādi forši audzēkņi. Pateicīgs esmu gan viņiem, gan viņu vecākiem. Un stāsts ir par to, ka trenerim ir sava loma. Iedomājieties, kas pa maču notiek, es no savas pieredzes izstāstīšu, ja nav tiesneša. Tas ir hauss laukumā, vai ne? Man ir ļoti laba pieredze, bērnībā spēlēju futbolu, vasarā hokeju, ziemā sētā, un kad notika hokeja mačs, nu mums bija jaunāki puiši, vecāki puiši, lielāki, mazāki, bezkaunīgi, mazāk bezkaunīgi, stiprāki, mazāk stipri. Un iedomājies, mūsu komanda iemet vārtus un pienāk tas džeks, un viņš saka, bija gols. Mēs sakam, bija, viņš saka, kas? Viņš paņem tā pie krāžu, viņš saka, bija gols. Laikam nebija. Ja nav tiesneša, normāls mačs nevar notikt. Kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka mums ir katrs pat vissliktākais tiesnesis ir jāciena, un kāds sastapies ar tiesnešiem, skatoties dažādas mačus, arī piedaloties, un vēl jau vairāk, ja skatās savu bērnu mačus, vai ne? Tad tiesnesis, kāds vecāks var pateikt, ka tiesnesis ir ļoti labi notiesājis, kad viņa bērns ir piedalījies spēlē kādā? Ir reizi. Paprast to pašu treneri. To pašu mēs varam pajautāt trenerim. Bet vienmēr jābūt tādai kā, nu, jāpatur prātā, ja? Kāda ir alternatīva? Alternatīva ir bez tiesneša. Un tāpēc ir sen nerakstīts likums, ja?
kad, principā, noteikumos ir rakstīti divi tikai paragrāfi, ja? Pirmajā paragrāfā ir rakstīts, kad tiesnesim vienmēr ir taisnība, ja? Nu pēc tā ir jāvadās. Un otrais paragrāfs ir sekojošs. Ja tiesnesim nav taisnība, tad skatieties pirmo paragrāfu. Kā joks, bet tā ir realitāte. Es varu pastāstīt jums, principā drusku tā kā tāds humors varbūt, bet mums toreiz tas nelikās, bet stāsts no dzīves. Bija situācija, kad apkopējs nebija savu darbu izdarījis NHL klubam un nebija notīrījis to paklāju, pa kur iet uz ledus, un viņš bija diezgan, tāds smilšains. Un mūsu spēlētāji iziet uz svaigi ledus. Kāds ir bijis svaigi ledus? Mēģinājis nostāvēt? Jā. Diezgan labi slīd, ne? Salīdzinoši daudz labāk nekā, kad viņš jau ir sagriezis. Lūk, tu izēji pašā sākumā pēc ledus tīrīšanas laukumā, un tev ir, pavisam citi ātrumi. Tu taisi pagriezienu, man bija aizsargs laukumā, viņš taisi pagriezienu. Un viņš trāp uz to vietu asmenim, kur ir smilšgraudiņš trāpījies. Un viņš vienkārši izslīd un nogāžās. Viss, kad saka, tā kā pīli uz ledus. Bet realitāte bija tāda, ka viņš saka, es slidus uzzināju starpbrīdī. Mums, viss ir speciālisti. Mēs pieminējām ekipējumu menedžers vai neapkalpojušo personālu. Viņi profesionāli. Viņi katram uzasina slidus tieši tā, kā tas ir vajadzīgs. Un viņam izslīd slidi. Tāpēc pēc tam pārbaudi, jā, tiešām ir tāds, robiņš slidā, maziņš. To var pat panākt ar smilšu graudiņu, tāpēc stāsta par to, katram ir savs darbs jādara. Mums jāciena ik viens, kas ir iesaistīts šajā te darbā. Bērni sveicina, kad nāk uz treniņiem, nāk uz sporta zāli vai iet uz halli vai uz baseinu. Sveicina tos cilvēkus, kas tur izsniedz atslēgas, dežurāns, kā viņus sauc. Jā? Vienmēr jāsveicina. Tie cilvēki visus jūs pazīst, un kad ir vajadzīgs, viņi jums iedod atslēgu, un kad vajag arī izslēdz gaismārā, ja jūs pārāk ilgi tur uzturaties uz vietas, ja? Bez viņiem jūs tāpat nevariet iztikt. Ik katrs cilvēks tur ir savā vietā, un viņam ir kaut kāds darbs, kas dod jums iespēju nodarboties ar to, kas jums visvairāk patīk. Ir kāds bērns šeit, kas nodarbojas ar savu sporta veidu, bet grib darīt kaut ko citu, un viņu vecāki spiež. Opā, ir pārīts. Ir ok. Ar ko mēs gribam nodarboties? Kas tev patīk? Man patīk futbols, mamma spiež iet uz Patīk futbols, bet gribu spiež iet uz kalnu slēpošanu. Ok. Jā, šī ir milzīga dilēma, ja? Es tev iedošu atbildi, bet te stāsts nebūs par tevi, bet par mani, ja? Par cik man stāsts jau ir noticis. Par lielam. Lūk, es savus hokejista gaitas iesāku ļoti agrā vecumā, 2-3 gados, un parasti man ļoti regulāri gan hokejā, gan futbolā viss beidzās ar to, ka es nācu iekšā, jo man bija asiņains degums. Es vienmēr gāju vārtos, jo tas man ļoti patika, un es gāju pie savu vecākā brāļa, ar viņu kopā spēlēt, tur bija lielākoties viņu vienaudži, tad stādieties priekšā, man ir 2-3 gadi, pāriem ir tur 4-5-6 gadi, ja? Mazo tāpat liek vārtos, bet man vēl tas patika, līdz ar to es arī no visas sirds to darīju, un cik reizes nebija dabūjis ar bumbu pa degunu vai ar tenis bumbiņu, un man ķīsels pa degunu nāca vairāk nekā jebkuram cilvēkam, ko es pazīstu. Tas man netraucēja izaugt un te arī sēdēt vēl joprojām jūsu priekšā, un es mazasinīgs neesmu, varbūt pat daudzasinīgs, jo man ātri tās asins bija spiests saražoties atpakaļ. Bet es darīju to, kas man patīk. Tu gribi futbolu spēlēt? Es spēlēju sētā to, kas man patīk. Tagad iepatikās arī Ziemeļpols. Slēpošana arī iepatikās. Iepatika, jā. Bet stāsti par ko? Un tad
mums nebija tādas iespējas, un nebija tajā laikā, kad es iesāku savus sporta gaitas, tad bija tikai viens mākslīgais ledus visā Latvijā. Viena mākslīgā ledus halle. Tas joprojām ir par vienu halli vairāk nekā Siguldā. Nu, Mājienu jūs sapratāt, ja? Ko es no Siguldas sagaidu tuvāko gadu laikā. Kas ir tuvākie gadi, tas jau jums ir jāizlēm. Bet tajā laikā bija tikai 2 sporta skolas, tikai 2 grupiņas, un es savulaik, vai kāds atcerās, bija tāda avīze sports iznāca, ja? Viņa, man liekas, beidz eksistēt 90. gados jau, ja? Viņa jau ilgāk vilka. Vilka, ja? Viņa beidz lasīt 90. Ok, paldies. Paldies, tu droši vien precīzi trāpīji. Nu, lūk, un es izlasīju, tur bija sludinājumi avīzē, un es izlasīju rudenī, ka tiek vāktas konkrētiem vecumiem uzņemšanas grupiņas hokejā. Es to izlasīju, izgriezu no avīzes un parādīju tētim un mammai. Tieši šādā secībā. Tētim tāpēc, ka tētis man bija liels sporta entuziasts. Viņš vēl joprojām ir. Bet tolaik viņš bija krietni lielāks entuziasts. Un viņam bija... Te ir vieglplēti. Kāds ir vieglplēts, ja? Ok, jā, joprojām viens tikai, ja? Bet, nu, tā viens vieglplēts man sapratīs. Manam tētim bija klades, kurās viņš rakstīja katras valsts rekords ikvienā disciplīnā vīriešiem un sievietēm. Un, kad rekords tika labots, tad viņš tur pierakstīja jaunu. Nu, jūs stādieties priekšā, cik viņš bija skurpulos un cik ļoti viņš mīlēja sportu, statistiku un visu pārējo. Viņam bija 2 dēli, mans brālis un es. Un viņš to mīlestību pret sportu arī mūsos tā kā iedvesa caur savu prizmu. Respektīvi, viņš mūs gatavoja par vieglplētiem. No maz vecuma. Mēs sacentāmies, mums bija izdomāts handikapu sistēmas, lai es kā jaunākais varētu, nu, tomēr uzvarēt mačos pret savu vecāko brāli. Un līdz ar to bija, mēs jau jaunieši nesapratām, mēs vienmēr centāmies no visas sirds, un tā viņš uzņēma to bāzes rezultātu, cik labi mēs varam noskriet, aizmest bumbiņu, aizlekt tālumā un tā tālāk nosprintot vai garāk gabalu noskriet, un tad attiecīgi šajā dienā, kurš pret savām maksimālām spēju robežām labāk nostartēja, tas bija mačos uzvarētājs. Viņam bija savu visu sistēmu izdomāt, un es dzīvoju Teikā, mēs no Teikas skrējam uz sporta pedagoģijas institūtiem, tagad akadēmija, un tur mums notika visādi vieglplētīgs mačs, bet par cik viņš zinām, mēs bijām puikas, tad beigās mums bija saldais ēdiens, ja mēs bijām kārtīgi mačojušies stadionā, tad beigās bija saldais ēdiens, futbols 2-1, mēs 2 pret tēti spēlējām. Un, nu, tie, kas bija uzvarētāji, tie brauc uz Teikas gastronomu, kāds zina, kur tas bija, ja? Tur tagad Maksim ir Teikā. Un tur bija tādi, bērniem to nesaprast, bet šis arī pasākums vecākiem un vecvecākiem. Tur bija tādi aparāti, kur sula tā griezās, tur bija plūmi sula, tomātu sula, ābolu sula un vīnogu sula parasti. Un tas, kas bija uzvarējis, tas varēja izvēlēties savu mīļāko sulu. Otrai vietai bija otrā izvēle, ja bija slikti startējis, tad bija tomātu sula. Tā kā bija, nu, savā ziņā vērts arī censties. Un tētis mūs gatavoja par vieglplētiem, un tad, kad es viņam atnesu lūk šo te izgriezto sludinājumus avīzē sports, tad viņš sāk man stāstīt, kas man draud. Man draud lausti kauli, asinis, rētas, šuves uz sejas, sastiepumi, nu vienkārši, nu šausmas, nu pat nedomā par to. Viņš man mēģināja iebiedēt, un tad, kad es viņam pateicu, bet es to gribu, ar visām šausmām kopā, nu, ja tā var teikt, tētis bija uz pakaļas, viņš nezināja, ko teikt. Respektīvi,
pienāca tā liktenīgā diena, kad bija jādodas uz sporta pilu šo halli, uz uzņemšanas treniņu, uz pārbaudas treniņu. Tas notika kādos 11:30 naktī, jo tolaik ledus nebija pieejams. Viņš vienkārši nebija. Iedomāties, mums bija 2 meistaru komandas, mums bija junioru komandas, mums bija daislidotāji, mums bija vairākās grupās, mums bija jaunieši, mums bija tur kāds 10 dažādas vecuma grupās, dažādi hokeja un daislidošanas treniņi. Un tādiem bērniem uzņemšanas grupai vienkārši nebija laika, līdz ar to ielikt tad, kad visi jau normāli ir beiguši. Tātad mēs tādi 9-gadīgi apmēram puikas devāmies uz ledus 11:30 vakarā. Tur bija noteikumi, tur bija jābūt treniņtērpam, cepurītei, kaut kādiem cimdiņiem. Toreiz ekipējums nebija pieejams hokejā. Viņi vienkārši nevarēja nopirkt, viņa nebija. Tie bija drusku citi laiki, ko tagad grūti stādīties priekšā. Bet, cimdus kaut kāds jau mājās var atrast, bija ripa vajadzīga, tātad cepurītu cimdiņu treniņtērps. Treniņtērps man bija, cepurīti bija, cimdus es atradu. Nūja man nebija, bet man bija nūjas kāds. Man bija finieris mājās, man bija nagls un āmurs. Es jau zināju, ko ar to darīt. Es sanagoju savu nūju. Jā, reāli. Un aizgāju savu pirmo treniņu. Un izgāju uz ledus, noteikti, ka savā ziņā tas bija trenerim pārsteigums. Bet, kā jau es teicu, es izgāju uz ledus, nevis izslidoju. Jo es pirmo reizi arī kāpu uz ledus savā dzīvē ar slidām. Man bija tādas slidiņas, kādas ir, tā kā kēdas ar asmeņiem apakšā. Respektīvi, tagad slidām visi zina, ka šeit ir tāds kapīts aizmugurē, tāds paaugstināts, kas potīt notur stingri sasienās. Man tās slidas ļurkājās, šitā te. Reāli. Tajā treniņā, pirms es stāstu par noslēgumu, es pateikšu tā, ka es noteikti nokritu visvairāk pa visiem bērniem tajā treniņā. Jo es noturēties kājās nevarēju. Un tad, kad treniņš bija beidzies, tad mana mamma sniedz man roku caur tiem vārtiņiem, pār garu bortu, vilka nost no ledus, pārraudājusies, sarkanām acīm. Un teica, ka klausies, nāc ātri, tūlīt aizies pēdējais trolejbus, tramvajs, autobus, viss aizies, ja mēs nepaspēsim uz mājām. Mammai bija savs priekšstats, jo viņi zināja, ka kamēr treneris vēl visu apkopos, kamēr viņš uzskaitīs tos bērnus, kur ir uzņemti grupiņā, tas prasīs laiku. Un tiešām iespējams, ka pēdējais transports uz mājām būs aizgājis. Mums būtu jāiet kāds, nezinu, tur sanāk kā 2 kilometri, 2,5 līdz mājām. Un mamma teica, mēs nevaram atļauties, tev rītu skolu jāiet. Es teicu, mamma, aiziesim, es gaidīšu. Bet tev jau miegs nāk, tu esi noguris. Es biju laimīgs, biju uz ledus nokļuvis. Saka, nē, gaidam. Mamma visādi mēģināja atrunāt, lai mana salauztā sirds, nebūtu tik aktuāli tajā vakarā. Jo tur nebija varianti, ka man varētu uzņemt, jo es taču visu laiku krītu. Un man visādi mēģināja pierunāt, bet es nebiju pierunājums. Un tad, kad pienāca tas liktenīgais brīdis, kad tika piesprausta lapiņa pie sienas, un treneris tur nosauc tos bērnu vārdus, tad mammai bija šoks. Bet treneris nebija redzējis, uz ko es gribu likt uzsvaru. Viņš neredzēja nevis tās reizes, cik reizes nokritu tajā treniņā. Mēs par to ar treneri pēc tam arī izrunājam. Viņš redzēja, cik reizes piecējos. Un ja mammai likās, ka es esmu čempions krišanā, mammas sirds sāp, tad treneris redzēja, ka es esmu čempions, lai pieceltos un mēģinātu atkal. Un es tiku uzņemts tajā grupā. Un, protams, ka pēc tam treneriem bija šoks, kad bija nākamais pēc slidošanas uzņemšanas grupas, bija arī tāds tā kā sausais treniņš, visi zina, kas sausie treniņi, tas ir, kad ir skriešana, lekšana, tā, mums bija normatīvi. Un viņš nespēja noticēt, cik labi man rezultāti bija normatīvos, jo teica, man bija paviegli, lai kā tev liekas. Es tev ticu. Tevi slavē. Ko es tev uzreiz
pārlec no šīs tēmas, ja? Ja tevi slavē, un ja tu esi tik ļoti labs, tad es tev izstāstīšu vienu noslēpumu. Tu esi labs šeit, savu drāši. Sācensties skriet, tur, nezinu, krosiņu, skriet, sprintu, lekt, kurš tālāk aizleks. Daudz sarežģītāk ir sacensties pašam ar sevi. Ja tevi slavē, tas ir ļoti labi. Un ja tu esi ātrāks vai spēcīgāks par citiem, tas ir ļoti labi. Tad tev ir jāsāk sacensties pašam ar sevi. Jo atceries, ka tu tagad esi te Siguldā, bet bez Siguldas vēl ir Vidzemes novads, ir Latvija, ir Eiropa, ir pasaule. Un tu jau sporto, lai būtu labākais, vai ne? Jā. Tātad, tas, ka tu esi šeit vislabākais, tas nenozīmē, ka kaut kur Āfrikā vai Amerikā vai Austrālijā kāds nav vēl labāks par tevi. Saprot? Un tad, kad tu esi labāks par citiem, tev ir jāiemācās sev uzkāpt uz skatu un sevi pašu pārspēt. Ar citiem viegli sacensties. Un tas arī ar treneriem tas stāst, ka īstenībā bērns ir jāiemācās sacensties vispirms pašam ar sevi un tikt ar sevi galā. Jo pienāks tāds brīdis, ka bērns izaugs no šī posma, kur viņš ir labākais, kur viņam viss padotās, viņu slavē, viņš cenšas, viņam viss izdodās, un viņš tiks iemests pieaugušo sportā. Un ja saka, ka bērni ir nežēlīgi, tad es teikšu, ka pieaugušo sports ir vēl nežēlīgāks, jo tur ir veči pieredzējuši, kur savu vietu nevienam neatdos labprātīgi. Un viņi jāizkaro. Un tas brīdis, kad tev ir jāsāk sacensties pašam ar sevi, ja tu jau neesi iemācījies pirms tam. Tāpēc, ka pirms tam tu biji visu laiku labākais, bet, kad tu nonāks līdz večiem, tu labākais vienkārši pēc definīcijas nevar būt. Un tādēļ ir labi būt labam, bet viss ir ļoti relatīvi. Galvenais, visu laiku jācenšas izdarīt vēl labāk. Un ja tu neesi piekusi treniņā, tad dari 2 reizes vai 3 reizes vairāk kā cits. Ja bērni būs perfektā fiziskā kondīcijā, tad viņi varēs kvalitatīvi vairāk izdarīt. Tas ir vecākiem un treneriem. Ja viņiem ir iekšā ielikt bāze fiziskās sagatavotības, tad viņi varēs treniņu procesā kvalitīvāk izdarīt izdotos vingrinājumus, viņiem būs mazāk kļūdas, jo, kā mēs zinām, visas kļūdas un nepilnības, kas parādās, tās parādās uz noguruma fona. Tāpēc ir tās 40 sekundes maksimums hokejā. Jo uz noguruma fona es pats zinu, kā es trenējos. Neviens nesaprata, kāpēc viss tur skrien 40-45 sekundes vai dara kaut kāds vingrinājumus. Es darīju 2 minūtes vingrinājumus arī. Tāpat kā viss 40-45 sekundes, bet arī 2 minūtes. Kā jūs domājat, kāpēc darīt 2 minūtes maksimālā? Lai ir izturība, bet kāpēc 2 minūtes? Arī, bet es precīzāk, tas jau jautājumā, kāpēc 2 minūtes jau ir ielikt. Mazākumā ir 2 minūtes. Spēlētāji var attelpoties, bet ja mūs spiež, viņi vēl var pamainīties, es nevaru nomainīties, man vienkārši nokausēs. Es gatavojos tam, ka man jāiztur 2 minūtes, un es nedrīkst vienkārši nogurt. Un es sāku kļūdīties un griezt stūrus, un vienkārši sačkot un drusku laist muļķi. Un tāpēc fiziskā sagatavotība bija ļoti svarīga, jo izaugsme būs ātrāka savā izvēlētajā sporta veidā. Starp citu runājot par bērniem. Es nodarbojos ar vieglietīgu futbolu, pat basīt drusku paspēlēju, neskatoties savu mazo augumu, un volejbolu spēlēju visu, ko vien bija iespējams. Jo man sports kā tāds un sacensības patika. Bet, jo vispusīgāks būs jūsu bērns vai audzēknis, līdz 10-12 gadiem viņam mierīgi var ļaut nodarboties ar vairākiem sporta veidiem. Viņa iemaņas, ko viņš ir iegūst citos sporta veidos, viņu padarīs unikālu vai daudzpusīgāk izvēlētajā sporta veidā, kurā viņš aizies vēlāk, jau savu tādu izvēlēto, ja ne profesionālo, tad vismaz izvēlēto ceļu. Tāpēc bērniem noteikti ir ar vairākām lietām jānodarbojas. Akrobātika, batuts, vingrošana, vieglietika, dažādas sporta spēles. Viss ir ļoti vērtīgi un noderīgi. Turpinām šo stāstu.
manuprāt, jūs jau dzirdējāt, ja, ka man bija izcils treneris. Mans treneris bija Andris Siliņš, vai kāds šādu vārdu ir dzirdējis? Atcerās? Andris Siliņš principā ir mūsu Latvijas hokeja izlases tēvs, tādu, kādu mēs pazīstam. Jo viņš iesāk šo te Latvijas bērnu sporta skolu, no kuras izauga specializētās sporta klases, no manu vecuma gadgājuma es biju pirmais, kurš no šīm spēcklasēm tika līdz NHL un līdz Latvijas izlasē. Pēc tam sekoja hokeisti Vītoliņš, Katlaps, Sējais, tur bija Tomans Hekts, un tad jau arī Sandis, un Žoltoks, un Paņķiļējevs, un Ignaķevs, un, jāuzskaita viņa visi Naumo un visi pārējie. Tie visi nāca no šīm spēcklasēm. Un viņš ielika mūsu latviešu hokeja pamats, kuru īstenībā tika veidot jau 40. 30. gados. Viņš to visu atjaunoja. Un tagad tādu, kā mēs pazīstam Latvijas izlasi, tas viss ir principā viņa ieguldījuma rezultāts, jo kā es to saredzu, viņš mums deva iespējas tādam kā man, kurš pat nevarēja atļauties nūju nopirkt. Un mēs sasniedzam, teiksim tā, zināmas virsotnes, kuras ļāva mūsu vienaudžiem, un pēc tam arī šie vienaudži kļuva par vecākiem. Un viņu bērniem ļauj saskatīt tādu iespēju, ka mēs varam, ka mums tas ir iespējams. Mēs savā ziņā bijām tādi kā celmlauži, ledlauži drīzāk. Un ledu mēs lauzām. Cik daudz mēs laiku uz ledus pavadījām un cik mēs sniegu tur un ledus gabalīs saskrāpējām, tur varētu kalnu uzcelt. Bet tas viss ir pateicoties vienam cilvēkam, kurš vispirms savā prātā un savos sapņos izsapņoja to ideju un pēc tam īstenoja dzīvē. Un tā rezultātā tagad mūsu vecāki principā studē hokeju. Citos sportveidos es neņemšos spriest, bet hokejā tas noteikti ar kalnu slēpošanā tas ir ļoti līdzvērtīgi. Ja tur ieguldās laiks, finanses, savus visas iespējamās līdzdalības kategorijas, lai tas bērns varētu izaugt. Un uz šo vecāku un treneru entuziasmu principā pamata, nevis sistēmas, bet entuziasmu pamata arī joprojām turpinās mūsu sasniegumu hokejā un arī, droši vien citos sporta veidos tas līdzīgi, citur vairāk, citur mazāk sistēmas, bet bez sistēmas ilgtermiņā noturēties noteikti, ka nevar. Un treneri jums bērni seko, un bērni uzticās, un treneris ir tāds kā otrais tētis vai otrā mamma. Jo es atceros, man dzīvē bija tāds moments, kad man mazliet neaizgāja, ja? Bija tā, ka es biju savulaik ākstījos tajā pašā sporta klasē, starp brīdī skolā bērni ākstās, daudzās, skrien pa gaiteni. Godīgi. Jā. It kā jau nedrīkst, bet visu to dara. Vecāki taču to zina, vai ne? Tas tā notiek. Lūk, un mēs daudzījāmies ar vienu no klasbiedriem, un es ļoti neveiksmīgi laužoties pakļuvu zem viņas, sastiepu vienu potīti no izmežī, un otrs sastiepu tā, ka es, principā, 3-4 mēnešus biju nelietojams. Tas angliski saucās high ankle sprain, latviski es pat nezinu to definīciju. Tas tā, ka tā potīte ir, nevis tikai izļodzīta, bet te augšā arī ahils un viss pārējās, tur saica riktīgi izstiepts. Pagāja vasara, līdz tam laikam jau es biju izkalpojies līdz, savai vietai sastāvā, es biju komandas kapteinis un spēlēju aizsardzībā līdz 13 gadu vecumam. Tā kā, līdz 13 gadu vecumam es visās iespējamās vietās sargāju vārdus, izņemot hokeja treniņus. Un tad, notika tāds, liktenīgs moments.
Mums parasti treniņos bija 3 vārtsargi, un vienā no šiem treniņiem, nes kāpēc, no rīta neieradās 2 puiši, un bija tikai 1 vārtsargs. Un treneris teica, nu mums ir vajadzīgs vēl 1 vārtsargs, kurš ies vārtos? Es degu iekšēji, es gribēju vārtos, bet es to nespēju pateikt. Es nezinu, man bija bremzes ieslēgts kaut kāds, jā. Rokas bremzes norauda. Un es ļoti pateicīgs saviem komandas biedriem, kur visi vienbalsīgi sauc Ārča iesvārtos. Ārča jāliek. Es uzvilku šo formu treniņā, mocījos, jo piecelties bija ļoti grūti kājās, tas nebija vienkārši spēlētāju formu celties un vārtsarga formu, bet es biju laimīgs. Pirmajā treniņā, nav jau tik vienkārši ar tiem treneriem. Pirmajā treniņā treneris redzēja, ka, man iemaņas tiešām ir diezgan labas, un viņš man pārbaudīja. Tātad treneris ir riktīgs vecis, kas ir pat spēlējis, Latvijas 2. meistarkomandā. Un viņš no visa spēka šķiļ no zilās līnijas, un es esmu vārtos 13-gadīgs puika, it kā jau nekas nebūtu, tikai atcerēsimies, ka toreiz ekipējums bija daudz savādāks. Tur bija drusku tāds vojlociņš, tāds, puscentimetru biezs, un 2 ādas slāņi, kas sargāja plaukstu, un vairāk nekā tur nebija. Man tā riba bija jāķer. Es jau viņu noķert varēju, bet es nevarēju noķert tajā vietā, kur viņu jātrāp, lai netrāp ar plaukstu. Man likās, ka man viņa būs salauzta. Sakot, zobus es ķēru, es nezinu, viņš laikam man rakstot pārbaudīja. Bet es izturēju. Un rezultāts tāds, ka runājot par slavēšanu, jā, kādreiz jau ir vērts paslavēt. Pēc 2 nedēļām man bija pirmā spēle vārtos, un mēs spēlējam pret gadu vecāku komandu, pret kur mēs parasti, rezultāti bija tādi, 1-9, 2-16, 3-12. Vienos vārtos. Es iestājos pirmo reizi pret šo komandu vārtos, un mēs zaudējām ar rezultātu 2-3. Tas pēc 2 nedēļu treniņiem. Ko es ar to gribu teikt? Ka tā visa sagatavošanās, kas man bija kā laukuma spēlētājiem, kā aizsargam, neesiet naivi. Es principā bloķēju visas metienas, kas tika darīt. Es kritu uz ceļiem, es liku kā aizsargus priekšā, spēlētams kā aizsargs. Jā, tā bija mana daba. Tas bija tas, kas man patīk. Es iestājos vārtos, un tur jau bija pilnīgi rakstīts, jau bija skaidri melns uz baltu uzrakstīts, ka man jābūt vārtsargam. Un es biju sajūsmā par to iespēju, kas man bija dot. Kāpēc to stāstu? Ja? Tas jau nav tikai tāda atgriešanās atmiņās un vēsturē. Tas stāsts vecākiem par to, ka, ja teica, man mēģināja atrunāt, tad mamma man aizved uz treniņu, un viņa ar mani gribēja aizvest, tāpēc, ka viņa redzēja, ka man nekas nesanāk. Ja? Bet mums jābūt acīgiem un jāredz nevis to, kas ir mūsu acu priekšā, bet kas var būt. Ja? Tas attiecās gan uz treneriem, gan uz vecākiem, gan arī uz bērniem. Un kas var notikt ar mums, ar mūsu bērniem, tas ir tikai tik daudz, cik tālu sniedz mūsu sapņu un mērķi. Ja? Tāpēc es iesaku vecākiem mācīt saviem bērniem un ļaut viņiem sapņot. Sapņot par NHL, par Latvijas izlasi, par NBA, par slaloma čempioniem, ja? Par gigantu nobraucienu čempioniem, kas Latvijā liekas pavisam nereāli. Ja, slaloms vēl tā, bet gigantu nobrauciens aizmirstam. Starp citu, es zinu, kas ir gigantu nobrauciens. Es tiem kalnu slēpotiem varu pateikt, kad bija Nagano olimpiskās spēles, es aizbraucu atpūsties uz Whistleru, jo toreiz bija Vankūverā, un es nobraucu Whistleras giganta nobraucienu trasi no augšas līdz lejai bez apstājas. Man kājām muskuļi nekad tā nebija deguši. Bet es neapstājos, es izturēju līdz galam, bet, es sapratu, ka es atvainojos, tās kājas kāds ir kalnu slēpotājiem un pakaļs, hokejistiem līdzi nestāv. Tad runāsim tiešā valodā. Tā kā visu cieņu kalnu slēpotājiem. Lūk, sapņi. Bērniem jāļauj sapņot. Viņiem jāļauj izspēlēt
izdzīvot to, ko viņi vēlas sasniegt. Un jāļauj viņiem sasniegt to, ko viņi vēlas, nevis to, ko mēs vēlamies. Protams, mums ir sviras, izglītība, skola, atzīmes. Ja mēs esam apzinīgi vecāki, tad mēs zinām, kā to pielietot. Es varbūt padalīšos. Mans dēls, man ir otrā ģimene, ja, man ir dēls no sievas puses, bet tas ir mūsu dēls. Pilnībā viņš tagad iziet to pašu ceļu, ko es izgāju. Viņš ir sporta internātā, viņš ir kopmītnēs, dzīvo Valmierā. Paši mēs esam no Salacgrīvas puses. Un viņš spēlē futbolu. Un es viņu iedrošināju. Un arī galvenais jau mamma iedrošināja, ka viņš tur var doties, ka viss būs kārtībā. Un mamma teica, bet tur taču visādi var būt draugi un viss kaut kas. Un es Madarai vienkārši pateicu. Es saku, tur ir sviras, kuras var izmantot. Un tā svira visvienkāršākā. Viņš iet Valmieras ģimnāzijā, galva līdz ar to viņam strādā. Un ja viņa atzīmes vienkārši kritīsies attiecībā pret to, kādas viņam bija pret Salacgrīvas atzīmēm, pēc pirmā pusgada viņš tiks izšļūts no Valmieras un atgriezīs Salacgrīvā un aizmirsīs par futbolu. Jo futbols šajā vecumā 14 gados jau principā Salacgrīvā vairs neeksistē. Tāds normāls. Tas nav iespējams vienkārši. Cilvēku trūkumu dēļ. Un, ticiet vai nē, puisis nopietni domā par futbolu un viņa atzīmes ir uzlabojušās Valmieras ģimnāzijā. Tā kā, ja pareizi izmantojam šīs sviras, tad mēs varam arī ļoti labas atzīmes iegūt. Un visi bērni ir mūsu atsraugi un mīļumiņi, un mums ir arī vājie punkti, un viņi mūs tos vājos punktus ļoti labi zina, bet ar izglītību nevajadzētu, kā saka, kaut kāds kompromiss pieļaut. Stundas var izlaist, treniņu dēļ, sacensību dēļ, tas viss ir normāli, bet atzīmes gan mēs nevaram izlaist. Ļoti svarīgi. Ir jau mums dažādi piemēri un dažādi sportisti, bet jāatcerās to, ka ar sporta dzīvi neveicās. Varbūt to garoziņas pusīt es uzreiz pārlekšu uz priekšu un par cik par to ir sākts jau runāt, pastāstīšu, ka profesionālā sportā tas hokejā ir diezgan raksturīgi, basketbolā vairāk raksturīgi, amerikāņu futbolā ļoti raksturīgi, beisbolā ne tik ļoti. Sportisti, kas nopelna lielos miljonus, kā jūs saprotiet, Ziemeļamerikā, viņi tos ir notērējuši 2 gadus apmēram pēc karjeras beigām. Lielākā daļa, vairākā puse no sportistiem. Basketbolā notiek tā, ka, ja viņam nav ielikt pareizi pamat, ka viņi uz spēlēm lidina savus čomus no rajonu uz spēlēm ar privātām lidmašīnām, liek iekšā visdārgākajās viesnīcās, iet vakariņās visdārgākajos restorānos, nopērk viņiem visforšākās jaunās mašīnas, sporta automašīnas. Bet tur viss ir, viss tas strādā līdz pirmajām vecuma pazīmēm, tas ir, labākā gadījumā, vai līdz pirmajām kļūdām. Un jo šikāk tu dzīvo un vairāk ārišķīgi dzīvo, jo vairāk iespēja krist nežēlastībā vai kādās lamatās, jo, neslēpsim, ka profesionālā sportā visi zina, kādas algas sportisti vairāk vai mazāk pelna, līdz ar to arī kur ir raids, tur ir cirpēji. Un no tā ir ļoti jāuzmanās. Tā kā, tā nebūtu nav tā vienkāršākā, karjeras, profesionālā sportista karjera, tāpēc, ka sportists jau kļūst par profesionālu, principā. Ja viņš par tādu kļūst, tad viņš jau kļūst kādos 14 gados. Viņam jābūt profesionālai attieksmei, savādāk izsisties nav variantu. Un 20 gados viņš jau ir, vismaz kaut kas, ja ne vairāk par to, un viņš tiek diezgan labi apmaksāts, un daudz viņam klanās, daudz viņam locās priekšā, viņam piedāvā dažādas visādas, labumus dzīvē, un sportistam šķiet, ka viņam jūra ir līdz ceļiem, ka viņam viss tā arī turpināsies.
Nu, tas viss tā darbojas līdz pirmajam kritienam, līdz pirmai krīzei. Un kā viņš reaģēs gan jauniešu vecumā, gan arī profesionālā sportā uz to krīzi, tas ir daudz svarīgāk nekā par to, kas ar viņu noticis, ka tā krīze ir gadījusies. Jo man liekas, ka dzīvē ir tieši tāpat, ka mums visiem ir dažādas krīzes. Krīzes ir ģimenē, krīzes ir mācībās, krīzes ir ar bērniem, krīzes ir ar finansēm, krīzes ir ar covidiem, krīzes ir ar kariņiem un bez kariņiem. Ja? Katram ir savādāks krīzes un savādāk noteikumi, savādāks situācijas. Bet no tā nevar izbeigt. Jautājums ir par to, kā mēs to reaģējam. Tā nav formula, lai atbildētu, kas ir jādara, bet formula ir pašā definīcijā, ka nav galvenais, kas ar mums notiek. Jautājums ir, kā mēs to reaģējam. Kā es to domāju? Piemērs no dzīves. Tas būs vairāk tādā aspektā, tā kā iespējas dzīvē. Iespējas tiek dotas ikvienam dzīvē. Iespējas ir. Jautājums, vai mēs to izmantojam. Mani komandas biedri man iedeva to iespēju izmantot, kļūt par vārdsargu, ja pat es nebiju pietiekoši drošs, par ko es ļoti pateicīgs, tāpēc es varu teikt, ka, es esmu ļoti pateicīgs par tām iespējām, kas ir dotas, un vispār par tiem cilvēkiem, kas manā dzīvē ir sūtīti. Mēs vēl par to parunāsim, un par to, ka, tas, ko es esmu sasniedzis, es varu godīgi pateikt, tas jau nav tikai mana darba vai manas uzcītības, mērķtiecības, neatlaidības rezultāts. Ja? Tas jau bija ielikt šūpulī man. Ja? Kā piemērs var minēt to, ka man mamma nāk no Ugāles puses. Kāds zina, kur ir Ugāle? Ugāle ir netālu no Ventspils. Teiksim tā. Zini, kur ir Ventspils, jā? Tas ir tālu no Rīgas un vēl tālāk, Sigulda vēl tālāk no Ventspils. Lūk, un mana mamma, kad viņa bija gaidībās, kad viņa man gaidīja. Un lūk, šāds vistoklīts ir uz balta ledus, pie mammas mājām uzlikts, aptīts ar zilu lenti. Mamma nezināja, ka viņai būs dēliņš, un viņa nezināja, ka šis dēls spēlēs hokeju uz balta ledu, jo balta ledus. Īstenībā ledus balts tikai hallēs. Nekur citur viņš balts nav. Mamma redzēja vīziju, jau tas jau bija ielikts jau toreiz, pirms vēl es biju piedzimis. Dievam bija plāns man, un tas man ir sekojis ļoti daudzās situācijās dzīvē, un es esmu sapratis, ka tas ir noticis vienreizēji. Ir tāds zīmīgs, ir vairāk zīmīgi notikumi manā karjerā, viens no tiem noteikti visi saprot ir 2000. Gada 4. Mājas uzvāra pār Krieviju, ja, daudz atcerās šo spēli. Ar viņu man bija ļoti būtiski, svarīgi dažādos aspektos, bet viss jau sākās pirms tam, un tas bija 1988. gads. Mēs atgriežamies pie iespējām. Un 88. gadā vienīgo reizi visā vēsturē PSRS čempionāts notika 2 posmos, kur pirmajā čempionāta daļā iegūtie punkti dzēšas, un pēc olimpiskajām spēlēm februāra beigās čempionāts sāks no jauna, kurā piedalās 10 labākās komandas. Mēs šajā vilcienā ielicām knapi kā 10. komanda, uzvarot pēdējā spēlē un vēl saņemot palīdzību no citām komandām, un iekļuvām 10. lai varētu cīnīties pēc tam no 0 par medaļām. Un bija olimpiskās spēles, un mans kolēģis komandā Vitālijs Samoilovs, vienīgais Latvijas hokejs, kurš iegūst zelta medaļu hokejā. Viņš aizbrauca uz Kalgariju olimpiskajām spēlēm, kā 3. vārdsargs. Maz dabūja trenēties, spēlēt viņš vispār nedabūja. Kļuva par olimpisko čempionu, kad viņš atgriezās. Tad mūsu komanda bija trenējusies, Rīgas Dinamo bija aizvadījis dažādas pārbaudas turnīrus, un es biju iespēlēts, jo es biju 2. rindā. Man bija iespēja. Un kad atsākās šis turnīrs, tad man 21 gadu vecam gurķim tika dot iespēju spēlēt pirmo spēli, jo treneri neko nevarēja zaudēt. Pirmā spēle bija pret zvaigžņoto CSKA, Sarkanās armijas komandu.
kas toreiz bija, tik uzskatīti gandrīz par nepārspējamu. Un man tādi jaunekļi ielika, es pirms tam tikai dažas spēles biju nospēlējis vispār Dinamo sastāvā, bet es biju gatavojies vairāk. Un, ja neizdosies, tad mainīs liks pieredzējušo Vitāliju, ja izdosies, ļoti labi. Principā es nospēlēju visas spēles tajā turnīrā. Mēs apspēlējām gan Sarkano armiju, gan vēl pārējās komandas, un nebija jau tā, ka bija bez kritumiem, bet es pats nesaprotu vēl joprojām, es jums atzīšos. Kas man bija pa spārniem un kā man izdevās spēlēt tā, kā es spēlēju. Viennozīmīgi man bija ticība un pārliecība, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Jums ir jāiesēj savos bērnos ticība un pārliecība par saviem spēkiem. Uzslavējiet viņus un atbalstiet, kad viņi kaut ko labi izdara. Gan treneri, gan vecāki. Dodiet viņiem uzslavas par to, kur viņi ir pelnījuši. Vai ne? Tev slavē? Treniņos. Slavē? Jā? Kur ir pelnīts, tur ir jāslavē. Tas ir ļoti pareizi. Un kas var būt labāks bērni par uzslavu, vai ne? Un tad, ja novāc trauks vai iznes miskas tādā, piemēram. Kāds no bērniem to dara? Jā, kurš nes miskasti? Ok, kurš novācais sev uz traupus? Un kurš nomazgā? Trauku mašīnu mazgā. Citi laiki, pareizi, man taču arī. Par ko es runāju? Arī tas ir labi. Lūk. Iespēju tik dot, es viņu izmantoju. Kā es to izmantoju, es nemāku aprakstīt. Bet es varu pateikt vienu. Es ticēju, es gaidīju, es sapņoju, ka man tā iespēja tiks dot. Un ja mēs vizualizējam un redzam to iespēju, ka mēs viņu izmantojam, tad tas iespējams. Ja mēs no šīs iespējas baidamies, mēs viņu nekad neizmantosim. Pastāstīšu par iespēju. Mums laiks ir, ja? Jā. Ir laiks klausītājiem? Ir ok? Jā. Sakiet droši. Es varu runāt ļoti ilgi. Es sāksiet prom, tad mēs sapratīsim, labi. Tātad, par iespēju. Stāsts ir par vienu Ziemeļamerikas hokejistu, kurš uzsāk savu karjeru spēlēdams Karolīnas Hurricanes komandā. Es tur nospēlēju 5 gadus. Un viņš bija ļoti labs draugs komandas īpašnieka dēlam. Ja, pietuvinātais, ja? Sportisti jau uz to ļoti skatās, kuri pietuvināti, ja? Kuriem tiek dot kaut kāda tur tāda blatiņa, visādas papildus iespējas. Puisis bija ļoti gudrs, Harvardu beidzis kopā ar īpašnieka dēlu. Harvards augstskola, koledžu. Kāds bērni saprot, kas ir Harvarda? Harvarda ir viena no, es teiktu, no 5 labākajām vispār augstskolām, universitātēm visā pasaulē. Tur ir gandrīz neiespējami iekļūt. Ļoti gudrs cilvēks tur sagatavo. Lūk, viņš šo skolu bija beidzis. Viņš tā, lai palauzītu jums drusku galvas, viņš bija dzimis Banderseri Begavanā, kas ir galvaspilsēta Brunejai. Banderseri Begavanā, jā, laikam tā bija. Jo viņa tēvs bija kanādiešu diplomāts. Diplomāta ģimenē piedzimis hokejists, kurš uzaudzis Brunejā, izmācījās Harvardā un nokļūs Karolīnas Hurricanes drūmajā veču kompānijā. Turklāt būdams vēl draugs komandas īpašnieku dēlam. Nav tāda piemērota kombinācija izaugsmei klubā. Lūk, šis puisis ieradās ar savu izglītību un ar savu to nostāju, viņš ātri tik nolikts vietā, nosauksim tā. Viņu nolika vietā, viņu aizsūtīja uz fanklubu pirmajā gadā, viņš tur smagi strādā izrādās, ja viņš mācīja arī strādāt un šancēt. Nākamajā gadā viņu pieaicināja pie komandas drusku, viņš bija mainījies, jau mēs ar viņu mācējām sarunāties un viņš mācēja ar mums. Mēs jau viņu sākām pieņemt un tad bija tāds moments, ka togad mums bija ļoti daudz traumas. Bērni saprot, kas ir trauma, ja? Savainojies un nevar tikt laukumā. Nevar spēlēt, bet bieži vien pat nevar trenēties. Lūk, un viņš tajā rindā
lai no pārkluba, ja, nokļūtu uz NHL, viņš bija kādā 5., 6., 7. vietā starp uzbrucējiem. Tas nozīmē, ka viņam bija ļoti ilgi jāgaida un ļoti daudz jāstrādā. Un izrādījās tā, ka bija mums kāds 3 uzbrucējiem traumas, līdz ar to, kā 3 spēlētāji tur tika izsaukti. Vienam nepatika tas, ka viņš vairs nevar spēlēt pirmo violi. Tas nozīmē, ka viņš nevar pirmajā maiņā un vairākumā spēlēt, jo viņš ir golmetējs. Viņam te prasa savādāk spēlēt, un viņš nedabū viņu minūtes. Uzmet lūpu, nemāk tos iespēju izmantot, viņu nosūt lejā, ņem nākamo. Nākamais jau ir apvainojies tāpēc, ka tos pirmos 3 izsauc. Tas ir reāls stāsts. Reāls stāsts. Viņi, kad izsauc, viņš nav gatavs, viņš bija apvainojies, nebija trenējies, nebija formā un nevar sev parādīt. Viņš ir gatavs to darīt, bet nevar parādīt. Un tā mēs izgājām cauri kādiem 6, 7 džekiem un beidzot uzaicinājām viņu. Daži no tiem džekiem, no tiem 6, kas pirms viņi bija, viņi ieradās, viņi sastāvā netika, jo vienmēr bija 2 rezerves uzbrucēji vajadzīgi vienkārši treniņos. Nu, ja kaut kas notiek, un viņi tikai trenējas, bet nespēlē. Nu, džeki uzmet lūpu, ka viņam nedod spēlēt, to var redzēt. To nevar izstāstīt, to var just, ja, kā viss tā ķīmija iekšējā notiek, un kāds spēlētājs uzvedās, ko viņš dara, kādas viņa emocijas, kāda ir viņa attieksme, to var redzēt. Treneri to jūt. Un viņus nosūt lejā un izsauc šo te Kreigu. Viņam vārds bija Kreigs. Kreigs ierodās. Viņš trenējās, viņš bija fiziski, viņš bija tādiem bicīšiem foršiem. Fiziski spēcīgs puika, trenēts labi, gudrs. Saprat, ka viņam NHL iekļūt ar gudrību, ar savām zināšanām, nu, iegūtām, kas universitātē un ar fizisko neizdosies. Nu, viņš šansēja smagi. Viņš ieradās, viņš neuzmet lūpu, kad viņš pirmās 3-4 spēles netika sastāvā, un beigās viņš sagaidīja savu iespēju. Tajā spēlē viņš nospēlējis, teikt, kāds 3 vai 4 maiņas. Ja, tas hokejā nav daudz. Parasti normāli spēlē, uzbrucējs nospēlē kāds 16, 18, vadošie uzbrucēji kāds 25, 26 maiņas, nu, tas nozīmē 26 reizes tiek laukumā, uz tām 40 pieliec atņem sekundēm. Nu, viņš tika kāds 4-5 reizes. Es atceros, kā tagad pirmajā maiņā viņš tika laukumā, tā ir spēles kāda 3. minūte vai 4. Un viņš aiznesās kā vējš, jo viņš bija ātrs, uz pretinieku laukumu galu. Un tādā ātrumā, kā viņš skrēja, tā viņš ietesās pretinieku komandas zvaigžņotajā aizsargā. Vienā no labākajiem spēlētājiem komandā. Un kā jūs domājat, kas notiek, ja šitāds jauniņais uztais smagu spēku paņemienu pretinieku zvaigznē? Hokejā vēl tāda ir profesija. Ivanāts, jā. Tātad prototips ir Ivanāts, precīzi. Kautiņš. Protams, ka uzreiz pretinieki izlaiž laukā savu spēcīgāku kauslu, un šis puisis nav kauslis, mūsies Kreigs. Un tas džeks brauc, rāda, ka metīs cimdus nost. Puiši noteikti hokejas treniņos ar tēlo, mācās mest cimdus nost, bet nekaujās ar plikām dūrēm uz ceru. Un ja kaujās, tas cer, ka treneri viņus noliek vietā. Un jāmet cimdus. Ko puisis izdara? Viņš nomet cimdus pret smagsvaru. Izcili, ka viņš bija ļoti spēcīgs puika, fiziski spēcīgs. Un viņš vienkārši ieķērās. Bija jau pamācījies, kur ieķerties, kā izgriezt to krekulu, ja? Kad tu saķer, tad izvēlt šitā izgriez, es atvainojos par tavu žaketi, ja? un tā roka paliek 2 reiz īsāk, jo viņa ir šāda apmēram, ja? Tu nevar iztaisnot. Jūs dzirdiet, ja? Kas notiek? un tas ir tas hokeja kautiņš. Un viņš ieķērās pareizi viņam abās rokās, viņš sitiens neizdarīja, bet lauzās un nogāzās. Mūsu komanda bija sajūsmā, ka viņš, nenobījās, ja? Nepielika bikses, bet izkāvās un uz 5 minūtēm aizgāja uz sodīto soli. Džeki daudz pa bortu. Hokejā tā notiek, ja kāds kaut ko labi izdara, kas iemet golu vai vēl kaut ko sit pa bortu, vai ne? Nu jā, viņš nāk pēc tām 5 minūtēm, no 5 minūtēm vienmēr atgriežās tad, kad ir pārtraukums. Līdz ar to visi redz. Atkal tiek sists pa bortu, džeku atzīmē, viņš jau ir iegūst savu tādu, atbalsta grupiņu jau mūsu komandā. Puisis atnāk uz māju, viņu uzlaiž atkal laukumā. Atceros, kā tagad. Viņš ir laukumā, un tieši tāpat kā viņš skrēja kā vējš uz priekšu, tagad viņš nesās atpakaļ, jo mūsu aizsargs iekrīt uzbrukumu zonā,
un pretinieki iznāk 2-1, ja? Viņam ir lieliska vārdu gūšanas iespēja. Nu, tiek veikta piespēle diagonālā mūsu aizsardzības zonā, Džeks lec, krīt līdaciņā, izsit ar nūju ripu, pārtver piespēli, pats ar galvu ielido bortā. Nu, reāli ieslīd, ja, sasitās, bet, nu, nonāc no lec atkal, visi daudz ar nūjām. Džeks ir 2 reiz bijis laukumā, un 2 reiz jau viņi ir atzīmējuši. Tās nav stāsta beigas. Viņi vēl vairākas reizes izlaiž tajā spēlē laukumā, pa 5, 6, 8 maiņām, 4. virknējumam spēlē parasti nedod. Laukumā aiziet. Nākamo spēli viņš nespēlē, bet viņš palika kā rezerves uzbrucējs. Viņš joprojām neuzmeta lūpu, turpināja šancēt. Viņš palika komandā līdz sezonas beigām. Mēs tinām to bildu uz priekšu. Man karjera jau ir beigusies. Šis pats Kreigs Adams jau ir nomainījis vairākas komandas, un viņš ir Pittsburghs Pingvīnu sastāvā. Ir 2000, es gribētu teikt, 7. vai 8. gads. 8. jā. Viņi spēlē ar Detroits Red Wings, ar varano Detroits Red Wings finālā. Ir 7. spēle, izšķirošā spēle, 3. periods, pēdējā minūte. Tas ir apogejs hokejā, kas vien var būt. 7. spēle, izšķirošā. Pēdējā minūte, tavu komanda ir vairākumā un Kreigs Adams ir laukumā, lai noturētu šo uzvaru. Detroits spiež, viņi tur mēģina visādiem veidiem mest pa vārtiem. Es atceros, no uzbrukošā viedokļa skatoties, no kreisās malas tiek raidīts metiens, ir 6 laukumu spēlētāji pret 5. Kreigs Adams metas rips priekšā ar seju krūtīm pa priekšu. Rip viņam netrāpīja, vārtsargs noķēra to ripu, bet tas jau nav svarīgi, viņš tāpat traucēja. Un tur arī skan svilpu, un viņš ir laukumā. Viņam lido ķivere gaisā, cimdi, slīdas, vikses, visi iet pa gaisu, ja? Es pārspēlēju, bet jūs saprotiet, tur vispār emocijas ir tāds. Viņš piedzīvo, to pašu, kāds vien var būt emocionālākais mirklis vispār hokejas dzīvē. Un tas pats Kreigs Adams, kurš bija 7. rindā. Un lai man kāds pastāst, ka nav iespējas, viņš savai iespējai bija gatavs. Un viņš bija pietiekoši erudīts, lai saprast, ka viņš kā hokejs vien neizsitīsies. Neizsitīs savu vietu. Viņš šancēja un darīja melno darbu. Būdams augsti izglītots ar Harvardas diplomu, Džeks. Nezinu, kur viņš ir, bet, katrā gadījumā, ja man tagad būtu cepurs, viņa priekšā to noņemt. Tāpēc iespējas ir. Viņas ne tikai ir jāsaredz, bet viņas ir jāprot izmantot. Un, lai prastu izmantot savu iespēju, ļoti svarīgi ir būt gatavam. Un tas ir, ko es visiem novēlu. Arī dzīvē, ne tikai bērniem sportā, bet vispār cilvēkiem dzīvē. Es jums novēlu būt gataviem savai iespējai un nenolaist degunu un nesašļukt tad, kad liekas, ka viss iet greizi. Arī šis kara laiks un grūtais laiks, viņš vienlaicīgi ir iespēja laiks. Un kāds šo iespēju izmantos? Jo tukša vieta nekad nepaliek. Un ja kaut kas aiziet ciet, tad kaut kam jānāk vaļā. Tas ir tā. Vēl man ir laikam svarīgs viens tāds stāstiņš. Es zinu, ka mēs jau ejam uz beigām, bet stāsts ir par mani. Pirms es vēl biju jau sudraba medaļas izcīnījis Rīgas Dinamo komandas sastāvā kopā ar saviem komandas biedriem 88. gadā. Tas varēja būt kāds 84. gads. Mana pirmā Kandavas nometne kā saka? Kandavas Elli, jā, kopā ar večiem. Pirms tam es tur biju kā ar jauniešu komandām, bet to nevar salīdzināt ar večiem. Un mana pirmā nometne, pirmā nedēļa, tās nometnes bija nežēlīgas, pat laikam nav pat vērts stāstīt, jā. 3-4 treniņu dienā, jaunajiem bija 4 treniņu dienā. Iztēlojieties savu grotokavu vasaras nometni un pareiziniet. Ar daudz, jā. Tātad, lai jūs saprastu, viens treniņš bija metiena treniņš pašās beigās,
kur no dēļiem spēlētāji met vārtsargiem pa vārtiem, jauniņie. Es biju jauniņais vārtsargs, tātad man bija ekipējumā 1, 2, 3, 4, 5 lietas, respektīvi ķiveri, 1 cimds, 2 cimds, nūja un vārīgās vietas aizsargs. Un viss, nekā aizsarga, ne bikses, nekas. Un man žvidzina, protams, pa gaisu, ne pa zemi. Reizēm norāvās un ka tā ripa no asfalta atlec, jebkurā virzienā, nu, tas bija tāds, nu, rulets situācija, ja? Izdosies vai neizdosies, bet pa mums žvidzināja. Bez bruņām jebkādā, tikai ar cimdiem. Un mēs iemācījāmies ar cimdiem strādāt visās iespējamās vietās. Finieris neslīd tik labi kā ledus, ja? Līdz ar to tie metieni nav tik spēcīgi, nu, varējām tikt galā. Kā redziet, es vienā gabalā šeit arī joprojām atrodos. Un šajā Kandavas nometnē tās pirmās dienas, trešdienas bija tās zīmīgās dienas, jo tas ir nedēļas vidus, tas ir viss tik sakāpināts un 5:00 ir pēc rītrosmas un rīt treniņu un pusdienām un gulēšanas. Negulēt dienā nebija iespējams. Vienkārši nevarēja neaizmigt, tas nogrums bija tāds. Un tātad ir šis otrais treniņš, karstums, mušas, dunduri, jūlijas, Kandava, sava 25-30 grādi, un ir kalniņš, smilšu kalniņš. Kurš no bērniem vai kurš vispār ir trenējies kalniņā? Jā, pa kādam zina, ko nozīmē kalniņš. Tas tā, ka nevis no kalna lejā, bet pret kalnu, plēzens kalns, un dažādi vingrinājumi, lecieni, tur no dziļā pietupiena uz vienas kājas, zigzagā, hokejista solī, sāniski, krustsolī, nu, visādos iespējamos veidos, distants no 30 līdz 60 metriem, 100 piegājieni, 10 sērijas pa 10 piegājieniem. Pret kalnu, smiltīs, karstumā, dunduri, bez ūdens dažreiz. Jā, arī tāda eksperimenta Kandavā notika. Treniņi bez ūdens. Un uz izdzīvošanu. Nu, lūk, un treniņš iet jau ir pāri pusē, 7. sērija beidzās, un treneri, toreiz bija tādi slaveni Krievu treneri, Volivjovs un Jurzīnovs, abi trenējuši PSRS un Krievijas izlases. Viņi mūs divus jaunos, man ar Ulu Katlapu nelaiķi, sūta mājās, sūta mazgāties uz mūsu, nu, ģērbtuvē. Pāriem džekiem vēl jālej sviedri, vēl 30 reizes, tajā kalnā jātiek, un mums mēs tikai 7 reizes izdarīšu. Trenerim pretī runāt nevar? Var trenerim pretī runāt? Nevar. Paldies. Diezgan precīza definīcija. Nu, tie mēsli būs tik un tā. Jāsaka. Tātad, nu, ko mēs darīsim? Ja mēs tagad aiziesim mājās, ko par mums padomās komandas biedri, vai ne? Jauniņie, neizdarīja visu. Apēdīs bez sāls. Palikt mēs nevaram, treneri neļauj. Nu, ko mēs darīsim? Mēs skriesim par Rīķi stadionā, kamēr viņi beigs treniņu. Mēs ejam paskriet stadionā par Rīķi. Paiet tās nezinu kādas tur 25 minūtes vai cik. 3 sērijas ir pieveikts. Džeks Lai no kalniņa, mēs no stadiona ātri pieskrienam, pievienojamies. Treneris skatās, kur te jūs bijāt? Pa stadionu skrējām. Ko mēs teicām? Nu, iet mazgāties dušā. Kur jūs bijāt? Skrējām. Džek, un viņš saka tā. Tie treneri abi saskatās, viens ar otru. Pagriežās atpakaļ. Tur tāds bars ar ziloņiem, jā? Nu, zirgiem drīzāk, jā, slāja tā. Nosvīduši, noguruši, neapmierināti. Nu, viņi priecīgi, ka viņi beiguši, bet tā vai tā viņam nepatīk, kā no viņiem viss ir izspies. No viņiem izspiež tāpēc, ka viņam zin, ko nozīmē kalniņš, treniņš. Tas nozīmē, jā, ka tur izturēt ir ļoti grūti. Nu, ko mēs daram? Mēs drusku taupāmies, mēs nestrādājam uz visiem 100%. Treneri to jūt un redz un zina. Jūs nestrādājat uz visiem 100%? Labi, tad nevis jums būs 70 tie uzskrējieni, jā, 7 sērijas, bet 10.
lai jūs tomēr to pilnu programmu dabūtu. Tāda bija tā ideja treneriem, pēc tam uzzināja. Bet mēs jaunie, degošām acīm, centīgi, strādājam uz visiem 100, un viņam bail, ka mēs tiešām satruksim. Uz visiem 100%, nevis 100 mēģinājumiem. Pēc 7 mēģinājumiem pietiek, Džeki, jūs jau esat savu normu izpildījuši. Mēs to nezinām. Nu, lūk, un treneris skatās Džekiem atpakaļ, un krievu valodā viss, protams, notiek. Viņi prasa, nu, ko mēs darām ar tiem, kas treneris neklausa. Un jums bija jāredz. Džeki, iet. Sadzird, ko dara, un sāk sačuksēties, acis iedenās. Viss čaloņa, balsis mēs nesaprotam, kas notika, viss nogurums pārgājis. Kas tagad ar mums notiks? Kas ar mums notiks? Ejam uz baseinu. Kāds Kandavā ir bijis? Baseins, zin kāds tur ir baseins, ja? Tur ir tāds 6 celiņi, man liekas, ja? Ar laipiņu, dīks, kas uztaisīts ar baseinu, tur baigi forši tās viss vēl tās, tie, kā viņi sauc tās tumbiņas, nu, starta placdarmi, ja? Tur ir novilkt tie pludiņu līnijas, ja, tā kā baseinā normāli. Jums taču baigi foršais baseins, starp citu, uz Siguldā. Ziniet, kāds ir, tikai tur ūdens nav caurredzams. Ne tā kā šeit, ja, tas ir dīts uzpludināts. Un tur ir tramplīniņš, nu, 3-nieciņš, 5-nieciņš, 10-nieciņš. Saprotiet, kas ir 3, 5 un 7 un 10 metri, ja? Jā. Nu, lūk. Un stādieties priekšā, ka es esmu Džeks, kurš nekad nav peldējis. Man mēģināja mācīt peldēt, kad es biju bērnu dārzā. Un es gāju Teiks vidusskolā, tad tā bija 36. vidusskola, un mūs veda uz obligāto peldēšanas apmācību uz Vest baseinu Rīgā. Tas nozīmē, ka baseina malā stāvēja treneri, un ar tādiem gariem kokiem, kātiem, tie, kur turējās pie malas, ja? Pie apmalas, es. Tos viņa tiem kokiem paņēmu un stūmu vairāk uz vidu. Mani stūmi nos no malas, un es ieķeros kokā. Es turos virs ūdens, man viss labi, es esmu drošībā. Viņi nesaprot, šitas jāmāc peldēt, nu bezkaunīgs. Viņa to koku zem ūdens, aizsāca pa kokā augšā. Tā kā mērketis, pa virvu mācēja rāpties ļoti labi. Es augšā, nu viņi man zem ūdens nevarēja dabūt. Es baidījos atrasties zem ūdens. Es iemācījos vispār virs ūdens turēties, noteikti varēja arī agrāk, bet es sajūtos tā, ka es varu noturēties virs ūdens 15 gadu vecumā vai 16 gadu vecumā, kad es biju uz pirmo nometni ar jauniešiem Kandavā, tajā pašā baseinā. Es mācēju sunītī. Kāds tur brāsiņš vai krauliņš, aizmirstiet. Es varēju noturēties. Tad, kad es iegāju baseinā, tas nozīmēja, vai nu es pieturoties pie malas, jeb ar pa trepītēm. Es no malas pat nelicu ūdenī, lai man galva nepaiet. Es nevis līdu uz zem tiem pludiņiem, es pāri pludiņiem līdu, lai tiktu, piemēram, tālāk uz baseinu vidi, vai uz malu, nu kā tur trāpījās. Es ārkārtīgi baidījos no ūdens. Es atzīšos. Man arī bija manas bailes, no ripas nebaidījos, bet no ūdens baidījos. Droši vien kādam ir savādāk, bet ar mani bija tā. Nu, lūk, un mēs aizējam uz šo baseinu, un es nezinu, kas notiks. Un izrādās man ved uz giljotīnu, uz karātavām. Tāpēc, ka treneris, kad mēs visi esam tur ietušies, viņš saka, tā kā tas notiek ar visiem jauniem, kas neklaus treneri, lai viņi saprastu, uz 10-metrīgo torni un leksiet no 10 metriem ūdenī. Es neesmu no malas lecis ūdenī. Jā, smieklīgi, bet man smieklīgi nebija. Es eju uz giljotīnu, tā kā es jau jums teicu. Es nelekt nevaru. Man apēdīs bez sāls, un man hokeja karjera ir beigusies. Un tas, kas manā galvā tur grozās. Nu viss, ar mani ir cauri, es nenolēcu, bet es nolēcu, tā ar mani arī cauri. Es taču vairāk nekad virs ūdens neiznākšu. Nē, nu es šeit esmu, jūs saprotiet, bet tās dramatisks. Nu, lūk, un es eju uz to giljotīnu. Pēkšņi sajūtu roku uz manu pleca.
Nevis smiešanos, nevis tur zirgošanos, bet rokas plecus. Un man blakus nostājas bija tāds hokejs Agris Freimans, kāds atcerās? Komandas biedrs. Un Agris man apķer ar plecu un saka, nu ko Arči, nobijies? Saka, tu māki taldēt? Pārāk. Es tev esmu vērojis, tu īstenībā tur tā īpaši ūdenī nemaz negribi iet. Es saku, nu ir tā. Viņš saka, klausies. Un es ne pirmais, ne pēdējais. Paskaties. Mēs tā esam kā 35 cilvēki, kā 28 hokejisti, 4 treneri, dakteris, masieris, vēl tur kaut kāds zinātniskais darbinieks, ja? Kā domā, tev kāds ūdenī atļaus palikt? Tev izvilkus ir kurā gadījumā, ja? Par to tev nav jāmērās. Bet, viņš saka, es saprotu, tu neesi lecis, bet tu nolikt vajag. Tu savā dzīvē kādreiz pa logu esi lecis. Saka, es pirmajā stāvā dzīvo, bet man ir augsts logs tāds, 2 metri no zemes. Normāli, apmēram, jā. Es saku, jā, es gan pa logu iekšā, gan pa logu ārā. Viņš saka, nu klausies. Es uz stadionu, skolas stadionu skrēju, jo pa logu bija daudz ātrāk un taisnāk nekā iet no istabas caur otru istabu, pa koridoru, mājas koridoru, tad atvērt 2 durvis, tad vēl vispār caur parāds durvīm, tad caur pagalmu, tad caur sētu, vārtiņas vērt. Nu, es jums varu ļoti daudz ko izstāstīt. Es atceros, ka tas bija garlaicīgi to visu darīt pa logu. Ietaupu vismaz minūti. Es pa logu, pa taisnos, spēlēju futeni vasarā ar džekiem. Nu, lūk, es esmu lecis, jā, es esmu lecis. Viņš saka, tad no tiem 10 metriem lecis tāpat kā pa logu. Vienkārši atlaidies drusku uz priekšu un laidies. Ūdens ir pietiekoši mīksts, bet viņš teica, ir daži noteikumi. Pirmkārt, bet atceries, aiztais degums iet ar vienu roku, otru roku pie sāniem un pats galvenais, Dievu dēļ, kājas kopā. Smējieties vai nē, es neko tādu nebūtu iedomājies. Vai es zinu, kas notiks? Viņš mani iedrošināja īstajā laikā ar īstu padomu. Un gan jau, ka būs ok. Viņš izstāstīja, kā ar citiem gājis un ka viss ir iznākuši ārā no ūdens un viss labi. Es uzkāpu, Uls noliec pirmais, jo viņš jau bija lecis un viņam tur viss bija kārtībā un bija man kārta. Kājas bija stīvs. Ir kāds stāvējis kādreiz lielā augstumā pie malas tā, ka vēders savalk. Ja? Man tāda sajūta bija, bet man bija jāsaņemās tomēr. Bet pateicoties tam iedrošinājumam, es atcerējos, kas jādara, es noskaitīju vairākas reizes pie sevis, kas man jādara, kā man jārīkojas. Lecu, palaidos tā kā pa pirmā stāva logu, tā kā uz zemes leku. Ar taisnām kājām, kā viņš teica, iztaisno pēc tam kājas, iegāju ūdenī. Likās jau ilgi, bet es iegāju ūdenī, gāju. Bet man tas ūdens izmet ārā vēl ātrāk. Un man jau bija sajūta, kad es beidzot iznācu, ka man vispār līdz viduklim izmet ārā. Es pēkšņi sapratu, nav tik briesmīgi. Tas bija, manuprāt, man dzīvē vislielākais pārbaudījums no visiem, kas vien ir bijuši. Un ko es ikvienam no jums novēlu, ja? Lai šajā situācijā pirmkārt, lai jūs būtu pietiekoši uzņēmīgi, ja? Un tomēr uzdrošinātos, ja? Jo, neiespējama lieta nav. Bet vēl svarīgāk, ja? Lai jums līdzās, kad jums ir vajadzīgs, atrastos tāds agris, un vēl foršāk, ja jūs variet būt tā agra lomā kāda cita cilvēka dzīvē. Vērojiet, kas notiek ar cilvēkiem, kādā viņa situācijā. Sakojiet vienkārši līdzi. Un jūs variet būt tie, kas varbūt visu dzīvē šim cilvēkam izmaiņu. Jo agris manā karjerā, es domāju, nospēlēju milzīgu lomu. Tāpēc tas var būt viens mazs moments, bet ļoti izšķirīgs. Tā starpības starp to, vai sanāks vai nesanāks, ir papīra biezumā. Ļoti bieži. Man vēl ir daudz ko stāstīt, bet vai mums laiks?
Es domāju, dodam iespēju jautājumus uzdot. Es uzdošu pirmo, un tad esam mikrofonu patsveigāšu apkārt. Pirmais varētu būt aktuāls jauniešiem. Tev ir bijis kādreiz tā, ka negribi skriet uz treniņiem, un tu izdomā kaut kādu iemeslu, ko vecākiem pateikt vai trenerim, ka tu neies. Jā. Nē, es zinu, ka jums ir bijis. Kurš būs nākamais? Es mēģinu atcerēt, es nevaru atcerēties. Man liekas, ka nav. Man ir bijusi pretēja situācija. Ja es drīkst to papildināt. Man bija tāda situācija, ka es biju sasitis galvu, man bija ripu trāpīts. Un mammai es pateicu, ka es nejūtos labi. Un mamma negribēja laist, bet tētis teica, nestāst mammai, ej uz treniņu. Ja? Man vecāki tajā laikā vai nu bija šķīrušies, ja jau šķīrās, nemāk precīzi pateikt, bet viņiem bija dažādi viedokļi. Ja? Attiecībā pret bērniem tomēr jābūt lojāliem un viedokļiem ir abiem jābūt vienādam, pat tad, ja visā citā nesakrīt viedokļi. Tas uz vecākiem attiecās. Attiecībā uz bērniem. Neraujiet viņus pusēm. Uzvarētāji tur nebūs. Un šajā brīdī mana mamma zvanīja trenerim. Jo viņai bija sajūta, ka es neklausu, jo es vairāk tā kā tētim liecos klausīt, tāpēc, ka tētis bija man iemācījis tik daudz profesionalitāti un kā ēst, un kā gulēt, un kā atpūsties, un kā trenēties, un cik ilgi pirms treniņu var ēst, un cik ilgi pirms spēles, un kas pēc spēles jādara, ka ir jāatsildās, un pēc treniņu. Tētis bija profesionāls tādā ziņā, viņš man ļoti agri padarīja par profesionālu, bet šajā situācijā mamma griezās pie treneru, un treneris Malacis atbrauc pie manas mājām. Tā bija vienīgā reize manā dzīvē, ka man bija ar treneru sarunu manās mājās. Es viņu neaizmirsīšu. Man ziniet, sirds bija papēžos. Es biju tā sabijies, un treneris teica, ja tu mammu neklausīs, un ja tu tā rīkosies, tu vari uz treniņiem vairs nenākt. Treneris tajā brīdī ieņēma pozīciju, viņš izlasīja to situāciju, viņš saprata, ka es esmu vai nu pārgurs, vai tiešām sasits galvu, vai kas, jo es nejūtos labi. Un viņš šo lietu atrisināja tajā brīdī, tajā vietā, un vairāk man nekādi jautājumi nebija tur. Kam klausīt, kam nē. Ja bija situācija, es griezos pie trenera, nevis pie mammas vai tēta vai pie abiem. Tā kā treneris man bija milzīga autoritāte arī, un es tiešām novēlu, lai katram no jums būtu tāds treneris, tāda trenere. Ja, un lai treneri varētu būt tāda, lai viņi atrastu to kontaktu un tos īstos vārdus. Mums ir jautājums. Jā. Vai jūs kaut kad esat salauzis kaulu kādā spēlē, treniņā? Vai es esmu salauzis kaulu vai kaulus? Es esmu, un lai ar cik tas dīvaini nebūtu, es abas reizes kaulus esmu salauzis play-offos. Savos pirmajos play-offos pirmās sērijas 7. spēlē salauzu kājai īkšķi. Un pēc tam es speciāli piemeklēju kurpus, kurus man bija apmēram izmēra 2 pa lielu, lai neviens nezinātu. Man katru reizi vajadzēja špricēt, un citreiz kādu periodiem, lai es vispār varētu vārtos iestāties. Bet, protams, pēc tam sezona beidzās. Tas bija tāds salīdzinoši īs brīdis. Pāris nedēļas tikai uz špricēm bija jādzīvo. Un otrais salauzu kaulu priekšpēdējā spēlē Stanley Kausa finālā. Man bija trāpīja par roku, un es dēlnā salauzu kaulu. Tāpat bija jāspēlē. Bet citādi spēlējot nekas nav salauzts. Ir kaut kādi sastiepumi, mežģījumi, bet lūzumi nav bijuši. Stīgri kauli, daudz biespienēļu bērnībā, kā man teica, lai es ēdot. Nākamais. Kāda, Artūr, ir tava spilgtākā atmiņa no Nacionālās hokeja līgas karjeras? Jāpadomā. Es sen par to neesmu domājis. Man sapņi rādās reizēm. Tādi zīmīgi sapņi vēl joprojām un regulāri, ka es esmu kaut kur ieradies uz spēlu, un man ir jāģērbās, un es nevaru formu uzvilkt, un es kavēju, es nezinu, ko tas nozīmē, bet man tas regulāri dažādās situācijās, dažādās vietās gadās, bet
Tie nav zīmīgi momenti, tie ir zīmīgi sapņi pēdējā laikā. Tas vistuvākais, kas NHL varētu būt. Bet spilgtākais moments ir bijuši posmi, bet ja jārunā par vienu spēli, es laikam tomēr teikšu, ka tā droši vien bija man pirmā sausā spēle NHL. Tā bija tāda slavena sezona, kur mēs uzstādījām NHL rekordu, kurš visdrīzāk nekad netiks pārspēts. Mēs zaudējām 71 spēles sezonā. Tas vairāk spēļu. Un es sezonu sāku farmklubā, man negāja, es arī biju drusku uzmetis lūpu. Bija apvainojies, ka man nepaturēja NHL, jo man bija diezgan, manuprāt, diezgan laba. Tā kā es maz neesmu tāds zelta puisīts. Man bija diezgan, manuprāt, labi rādītāji, lai es varētu palikt, bet man tomēr nosūtījis farmklubu, un tur man tā, vidēji veicās. Nebija slikti, bet arī nebija labi. Man izsauc uz NHL, un pirmajā atgriešanas spēlē NHL mēs zaudējām ar rezultātu 4-11 Los Angeles Kings komandai savās mājās. 4-11 ir zīmīgs ar to, ka droši vien arī vienīgo reizi visā NHL vēsturē 3 hokejisti vienam vārtsargam vienā spēlē iemet hetriku. Gretzkim bija kāds 5 piespēles, bet viņš nevienu neiemet. Gretzkim man bija īpašas attiecības. Viņam grūti gāja ar mani. Bet 3 džekiem viņš nokārtoja hetriku. 3 goliņus viņi iemet mani. 9 no 11 diezgan labs rādītājs. Lūk, pēc šīs spēles domāju, ka man karjera beidzās. Vai tuvojas tam. Bija ar laikam zīmīgi raksti Latvijā par to, ka es neesmu derīgs NHL. Man tā atreferēs nelasīja, protams, bet es dzirdēju, man mamma laikrakstā dienu strādāja tajā laikā. Un man izsauc pēc spēles komandas menedžers. Parasti, kad izsauc menedžers, tas nozīmē, ka tiek spēlētājs nosūtīts atpakaļ uz fanklubu. Menedžers man izsauc, pateica, ka ir bijusi briesmīga spēle, kur viņam bija taisnība, un viņš teica, bet mēs tev šajā te krāsnī otrais nemetīsim tik drīz. Mēs pēc nedēļas spēlējām pret atkal šo pašu komandu, mēs tev dosim otro iespēju. Tu paldies! 4-11 atpūties, trenējies nedēļu, un tad vēlreiz pret viņam tepat te pašā vietā tie paši kadri. Gatavojos, nezinu, ko es darīju. Es nemācēšu atcerēties, bet atkal tā recepte ir tāda, ka man bija ticība, man bija pateicība un man bija pārliecība, ka es tomēr varu. Mēs to spēli uzvarējām ar 6-0 pēc nedēļas. Pirmoreiz San Jose komandas vēsturē bija sausā spēle, un tas hokejā to sauc par sauso spēli, jā. Atceramies, ka bija 71 zaudējums tajā sezonā. Viena no 10 uzvarām. Un, īstenībā, tur tā atšķirība ir ļoti maza. Man bija ļoti svarīgi, kad komandas menedžers pateica, ka viņš man tic un viņš man dos vēl vienu iespēju. Jā, es vēl joprojām turos virs ūdens. Un tā noteikti bija ļoti, ļoti būtiski svarīga spēle. Ir bijuši vēl izcilāks un noteikti svarīgāks spēles, bet tajā kontekstā, ja, cik tālu vai cik tuvu tu esi, no apakš līdz augšai, ja, tas brīdis ir mazs un tas ir spēja sagatavoties, koncentrēties un ticēt sev. Nākamais. Vai tu esi kādreiz piedalījies kādā ļoti stiprā kautiņā? Divreiz. Vienreiz NHL tas gadījās, tā bija mana kāda 4. sezona, un mums kā Kalifornijas komandām un 2 jaunām komandām ar Anaheimas Ducks komandu bija tādas īpašas attiecības, un bija jau zināms, kas ir sagaidāms. Mēs spēlējam mājās, līdz ar to mēs varam laist laukumu spēlētājs laukumā pēc tam, ka pretinieki viesi ir uzlikuši. Vispirms viesi izlaiž savu spēlētājs, un tad mainiekiem tiek dot iespēju, un pretinieki izliek 3 kaušus laukumā. Un mēs arī izliekam 3 kaušus, būs kautiņš, viss skaidrs. It kā nedrīkst inscenēt kautiņus, bet tiesneši saprot, treneris saprot, spēlētājs saprot, un līga izliekās, ka viņi nesaprot. Ir momenti, kad asins tik karsts paliek, kad ir jāļauj izvicoties.
Nu, lūk, un, protams, sāks kautiņš pēc iemetiena, pēc neilga brīža. Pie borta cīnās kaujās divu, tur ir izveidojušies tādi riktīgi 3 pāri, ja, nu, kausls pret kauslu, un vēl 2 ir saķērušies, vai viņi tur kāvās vai ne, bet nu mīcījās. Vārtsargi savā vietā atrodās, un tad pie borta ir piespiests viens no spēlētājiem, viens otri piespieduši, vienam no tiem hokejistiem viņš tā kā tiek spiests pāri bortam, nu, viņi grūž pāri apmalai, viņam kājas iet tur gaisā, ja, kad kājas iet gaisā, tiesnesis mēģina izšķirt, viņam pārgriež plaukstu, asins šļāts. Tas tiesnesis momentā dabū no beņķa dvielu, viņš uzliek dvielu uz locītājus, dakteris viņu ved mūsu medicīnas personāls kā mainieki, ved uz pie šuvēja, pie daktera. Jā, šuvējs, sarartojas nodarbojies. Nē, es esmu ņēmis šūs ārā, pareizi sakot. To nedrīkst tagad teikt, par to var būt krimināla atbildība Amerikā, bet toreiz bija momenti, ka arī tas bija jādara, kad mūsu felčerim rokas trīcēja. Ir bijis tā, nu, es ļoti daudz ar adatumu, diegiem un formu un remontēšanu un ar smalkdarbiem nodarbojos savā dzīvē, tā kā man bija rokas un pirks piešaut. Nu, lūk, un šis tiesnesis tiek aizvests. Viņi bija katrs tā kā mēģinājuši tiesneši sagrābt pa vienam spēlētājam, un tagad mūsējais ir sagrābts, un tiesnesis viņu ved uz sodīto soliņu, bet pretinieka kausis ir brīvs, jo viņa tiesnesis ir savainots un ir aizbraucis. Neviens tajā karstumā to nepamana. Un tagad tas kausis ir uzkarts, un viņš dodas zvetēt vienu no mūsiem, un tur ir 2 uz 1. Un es skatos uz treneri, es jau esmu izskrējis līdz ūsām, un es saku, jā. Nu, man no treneri jādabū atļauj. Es nevaru skriet, viņš saka, varu. Es metu cimdus vaļā, prom, atrais cimdus, aizmetu nūju, ķiveres atstāja galvā, tik traks tas nebija. Nē, nu nopietni, priekš kā man tas vajadzīgs. Man jādodas palīdzēt, nevis kādu tur nosist, nu beigās. Tā nav man profesija. Nu jā, un es metos kautiņā, es redzēju, ka tur 2 ir uz 1, es vienam vienkārši no aizmukas metos apkārt no muguras, sāk viņš ņaukt, nu, apķeros ap kaklu, rāvu nost, adrenalīns ir visā spēkā iet, neatceros, kopš tā brīža neko neatceros, es atceros to momentu, kad beidzot viss sāk beigties. Es esmu kaut kur centrā plī, es vienas hokejs saķērs aiz krekla, gadrīz viņam kreklu morāls ar pliku roku, otram es ieķēries hokeja biksēs, nu te, ieķēries ar roku šādi un nelaiž vaļā, tā kā buldogs. To nav iespējams aprakstīt, es neticu pats, un es viņu valku šādi nost. Es viņu rauju. Tajā pašā brīdī pretinieku vārtsargs man ir paņēmis no aizmugures aiz krēkla, un man žņauds. Nu, viņš valk man žņauds, un man sarkans švīk pēc tam bija uz kakla. Es neko nejūtu. Nu, veči jau ir bijuši kādi kautiņos, viņi zina kā tur visi vienalga, tur neko vairs nefilmē. Nu tā, dienas pēdās otrs, tas jau bija pašās karjeras beigās. Austrijā, Zalcburgā, kur mums bija pēdējā sezonas spēle, mums vairs neko nevajadzēja, pretiniekiem vajadzēja uzvaru, lai viņi tiktu play-offos, un no paša spēles sākuma man provocēja sita par rokām, pēc svilps grūstīja, bakstīja, ka tiesnesis neredz. Man vienā brīdī apnika. Es kā parasti, man patika ar tiesnešiem nodibināt kontaktu, es aizēju pēc ripas, pēc pārmetienu un paņem viņu, iedot tiesnesim, es eju pēc ripas un pretinieks kanādietis bija tāds garš, šlangs. Brauc un es redzu, viņš vienkārši brauc man virsū. Nu, viņš vienkārši brauc, it kā nevarētu nogriezties. Nu, es jau tāpat biju drusku uzkārs, es daudz negaidīju, ka viņš bija piebrauc gana tuvu, es nomet nūju un uzreiz ar blīnu mauks viņam. Nu, cik sauks varēja aizsniegt. Nu, sākās kautiņš 6-6. Es atceros, ka man tur pretinieki, redzēja, ka es esmu kuku pretinieki, tā kā tūmā nenāca, bet baksīja ar nūju, mēģināja kaut kur ribās. Es jau tā kā biju nomierinājis, es nākamo spēlētāju pievilku aiz tās nūjas sev klāt un tad sāku viņas vetēt, jo man jau pa ķiveri trāk,
neviens nebija pamanījies man ķiveri novilkt nost. Un tad vēl ar trešo es paspēju izvetēties, un tā ir otrā reize dzīvē, ka man izdiņo spēles. Un viņi vinēja spēli, viņi savu jau panāca. Es atkal izlādējos. Nākamais. Vai jums ir bijis tā, vai jūs esat kādu komandas biedru vai treneri, tā riektīgi necietis? Necietis. Ar visiem jāprot sadzīvot. Katram ir sava vieta komandā. Jā, ir bijuši puiši, es varu padalīties. Jā. Ziniet, uz Ziemassvētkiem bija tas slepenais Ziemassvētku precītis, ir tāda dāvana apmaiņa, ja, kad izvelc darbvietās noteikti ir, vēl kaut kur ir gadījies, ja? Lūk, un man trāpījās viens komandas biedrs, kurš bija diezgan tāds nejauks. Viņš prata muti palaist un aizskart, viss pēc kārtas. Viņam bija tāda muti. Viņš ar pretinieks aizskart, bet arī savējos. Lūkārt, viņam bija liekais svars drusku. Es nebiju jauks toreiz. Es neesmu lepns, bet toreiz tas bija ideāls variants, kur man nebija grūti izdomāt, kādu dāvanu uzdāvināt. Toreiz es ilgi gāju pa dažādiem dzīvnieku veikaliem un atradu uzpurni, lai uzdāvinātu viņam un aizgāju uz sporta veikalu un nopirku sieviešu sporta krūšturi. Tā, ir bijuši tādi spēlētāji. Par treneriem, es nezinu, vai es viņu necietu, bet katrā gadījumā man nebija foršs tādas sajūtas par šo treneri, jo viņš kaut kā man baigi neieredzēja. Man Vancouverā bija tas pats Maiks Kīnens, kurš arī Rangers trenēja un kurš to spēlētāju visu laiku grūti pār bortu, ja, kuram bija iesaukt kapteinis Āķis. Lūk, viņš, man bija vislabākā statistika tajā sezonā Vancouveras komandā, krietni pārāk par visiem pārējiem. Tajā sezonā es gan nospēlēju pusspēļu, 42 no 82 piedalījos. Bet pilns nospēlēja tikai 24, kas nozīmē, ka 18 spēlēs vai tika nomainīts, vai arī manu ielika vārtos. Bija spēle, kur nomainīja, ielika un atkal nomainīja. Lai gan, rādītāji man bija gana labi. Es teikšu, ka es esmu pateicīgs par to sezonu. Tas bija milzīgs pavērsiens manā sezonā, jo es pēc tās sezonas sev pateicu, ja es esmu izturējis Maiku Kīneri, tad es jebko var izturēt NHL. Jo, man nepiedeva neko, un dažreiz arī, ja es nedarīju neko, tā vai tā netika piedots. Tā kā ir ok. Galvenais, tā morāla ir tāda, ka jebkuru situāciju, kas notiek ar tevi, pat ja tā nav, manuprāt, ja šajā gadījumā jārunā, nav viņa īsti taisnīga. Neuztver to kā apvainojumu, uztver to kā motivāciju. Un ja tu to proti pārvērst motivācijā un spēj pierādīt, ka tev ir taisnība, jo ja es nespēju pierādīt, ka man ir taisnība, tad manai motivācijai un manam skatu punktam vispār nav jēga. Tas jāpierāda darbiem, nevis savā prātā. Tā kā tas man ļoti palīdzēja. Jā. Es dzirdēšu. Nevajag izmāt. Sveiki. Gods jūs redzēt. Man ir tāds jautājums. Vai jums ir kāds praktisks padoms tieši bērniem par dienas režīmu, par miegu, par uzturu un par atsildīšanos? Pirmkārt jau šis padoms bija manam tēvam, priekš manis. Tātad, principā, vislabākā atpūta ir miegs. Bērni aug miega laikā. Jo vairāk tu gulēsi, jo vairāk tu augsts gan augumā, gan arī attīstīsies tavu muskuļi. Tā ir vienkārši tāda fizioloģiska lieta. Čipši, saldie dzērieni un tā tālāk. Tas nenāk par labu, tas labi garšo, bet tas jāmāk ierobežot un ar bēru. Labi, ka manā laikā tas nebija pieejams. Bet režīms ir svarīgāks bieži vien par treniņiem. Jo es varu pastāstīt tādu piemēru, ka, piemēram, man bija tik stingrs režīms gan gulēšanā, jau NHL, bet arī pirms tam jau bija izveidojis, pateicoties manam tētim, ka
Es noteiktā laikā, kad vien varēju, gāju gulēt, noteiktā laikā cēlos, noteiktas brokastis ēdu, noteiktā laikā ierados treniņu vai spēli, man bija noteikti ierasta rutīna, un ko tas darīja, tas bija viss secīgi vienmēr. Bija dažas lietas, ko nevarēja izdarīt, tāpēc kāds ārējs apstākļus iejaucās. Ja tas iejaucās, tā vairs nav man problēma, bet viss, ko es kontrolēju tā, ka uz to brīdi, kad sākās, es zinu, ka jautājums bija drusku par citu, un es pie tā atgriezīšos, bet tad, kad sākās spēle, es jau biju iegājis tādā kā tunelī, kurš sašaurinās, visu laiku vienu un to pašu pareizā secībā, darot pareizā intensitātē. Kad es izgāju uz ledus, es biju gatavs un jau pat iesvīdis, pat īsti neiesildies. Bet tajā visā sastāvēja gan ēšana, gan izgulēšanās, gan ekipējuma sagatavošana, gan iesildīšanās, izstiepšanās, gan pēc spēles atkal pastiepšanās, un starp citu, par cik NHL ir ļoti, ļoti saspringts grafiks, tad es pēc spēlēm vienmēr darīju spēku treniņus. Jo tas bija, pēc spēles bija visilgākais laiks līdz nākamajai spēlē, lai atjaunotos. Vēl spēks bija gan palicis, tas nebija ļoti intensīvs, nebija daudz, bet es darīju savu vingrinājumu tādu kompleksu, kurā es uzturēju gan savu presīti. Bērni zina, kas ir presīti, ja? Kā jākačā presīti, ļoti labi. Tāpat es taisīju pietupienus uz vienas kājas, atspiedienus, pievilkšanos, kur varēju. Tādas visādas lietas. Vienkārši sev uzturēju formā un uzreiz pēc spēlēm. Lai atjaunotos, lai būtu laiks atjaunoties. Lai varētu izgulēties un atkal būt svaigs kā burķīts. Lai treneris atkal mani slavētu. Ja es kaut ko labi izdaru. Te mums ir. Kāds jūsu bija lielākais sodījums? Lielākais sots. Lielākais sots. Lielākais sots man bija, tātad toreiz Austrijā pēc kautiņa, ka man izdina no spēles 2. perioda sākumā. Un 95. gada play-offos, kad man play-off spēlē beigās izdina no spēles, jo es izdarīju spēku paņēmienu neveiksmīgi pretiniekam. Man bija apnicis, ka viņi mūs tur mušīja un satrada upuru. Izdarīju spēku paņēmienu ar plecu, bet tā inerts bija tik liela, ka es ar savu aizsargu reiži viņam pāršķēlu seju. Un tad man no spēles izdina. Cik gadus jūs spēlējat jau hokejā? Tā, sāksim ar to, ka es jau hokeju nespēlēju 15 gadus, ja runājam par profesionālo. Es joprojām esmu lējis ledu sev pie mājām, ar visiem maziem bortiņiem vispārējo, lai ar saviem dēliem un draugiem uzspēlētu kādreiz hokeju pie mājām. Man tas ļoti aizraunis kāpēc. Tā, savam priekam. Bet citādas 15 gadus neesmu spēlējis, tā kā tu to domāji. Bet es sāku spēlēt sāku trenēties 10 gadu vecumā. 30 gadus es nodarbojos ar sportu, jā, 30 gadu hokejā, pēc tam vēl trenerdarbs. Es pabeigšu pēdējo jautājumu. Kas ir vērtīgākais, ko tu sportā esi iemācījies? Pat cik es esmu bijis vienreizējā pozīcijā, es tā domāju, tas ir mans viedoklis. Esmu bijis pozīcijā, respektīvi visiem savējiem aiz muguras un visiem pretiniekiem priekšā. Tāpēc bija tie trakie momenti, kad es gāju aiz vārtiem un tad izskatījās, ka es kaut ko neprātīgi nodarbojos. Bet tad, kad es biju vārtos, es visu redzēju, visu kontrolēju, visu sapratu un es iemācījos saprast to mieru darbību, to, cik ātri viss notiek, ko kurš domā, ko kurš veido, ko kurš spēj izdarīt un nespēj izdarīt. Un principā es vēroju cilvēkus, un es sapratu, ka uzvara nav šajā duelī konkrētajā, kad notiek metiens vai izgājiens, vai viņš man mēģina piemuļķot, un viņš man uzvara, vai es viņu uzvaru šajā cīņā. Bet uzvara tiek izcīnīta drusku agrāk, un tā ir īstenībā mentāla cīņa. Jebkurš sports ir ļoti mentāls, ja? Respektīvi galvā tas notiek. Es sapratu, ka
man pretiniekos ir jāiesēj bažas, nepārliecība. Jo savādāk es ar saviem gabarītiem, lai man ir diezgan normāls spārnu vēziens, bet ar saviem gabarītiem, ar augumu un tīri ar to, cik tālu es varu aizsniegt, es nevarēju konkurēt ar pārējiem. Man bija jāatrod kaut kas cits, un es iemācījos pretiniekam sev padarīt, radīt ilūziju, ka es esmu krietni labāks, nekā es īstenībā esmu. Respektīvi, tad, kad man bija ļoti grūti kaut kādu momentu, aizmirsīsim svecīt, spēlēt pret Krieviju, tie ir atsevišķi momenti, un dažreiz tur citu variantu nav, bet cik vien iespējams es mēģināju spēlēt ekonomisku un vienkārši un radīt iespaidu, darbojoties ar savām kājām un atrodoties pareizā pozīcijā, ka viss, ko viņi manā virzienā met, ka man tas tik vienkārši kā, un man garām iet tā kā pīlēja ūdens. Un ar laiku, ja tu spēj pretiniekam vai šajā gadījumā jebkuram iedvest to savu nesatricināmību, tā viņā tu iesēji šaubas un dzīvē dažkārt tas arī ir vajadzīgs. Ir bijušas situācijas, kad tu ej uz mājām, es savulaik dzīvoju Rīgā, un tur tā daliņa dzerstās tādi jaunieši. 4 vai 5 nosēdušies tieši pie durvīm, tur vēl koks jāspiež, un es esmu vecs, bet viņi tur 4 un 5 un agresīvi. Un ko var izdarīt, ir jārada tāda ticamības moments, un es vienkārši eju, un es principā viņam izbradāšu cauri. Es eju uz savu māju, tā ir mana māja, mans durvis, mans kods, un es eju, es pat neko viņam neprasu, un viņi pabīdās. Jo, ja cilvēki ir, ieņēmuši kaut kādu pozīciju, tad viņam pretī ir, jāparāda, ka tas, kas ir mans, tas ir mans. Tas, kas ir mūsu, tas ir mūsu. Arī mums Latvijā tas ir jāparāda. Tas, kas ir mūsu. Mūs neviens te nevar iebiedēt. Mūs neviens nevar ietekmēt. Mēs esam lēmēji savā ģimenē, savā starpā, bet kā komanda. Mums visiem ir savu komandu. Pirmā komanda mums ir mūsu ģimene. Ja ģimene nedarbojas kā komanda, tad panākumu nebūs. Ja komanda sportā nedarbojas kā komanda, rezultāti nebūs. Nevelkam deķīt katrs uz savu pusi, bet priecājamies par kopīgo rezultātu. Un tad jūs visi būsiet ļoti labi, jūs visi kopā arī uzvarēsiet. Šīs nots, iepazīties, dzirdēju pa 80 gadiem parunāt, uztaisīt tev speciālu dāvanu šim pasākumam un tev pasniegt, tāpēc ar aplausiem aicināsim Gins Apīs, Siguldas zelta rokas, speciāli Artūra Mirdzim. Kāds portrets tev nebūs dzīvi? Var. Es parādīsim visiem. Var atpazīt. Ir, vai ne? Paldies visiem, kas bija atbalstīti par ziedojumiem. Paldies un tiksimies jau noteikti nākamajos pasākumos. Un, kam bildes un kādi vēl privāti jautājumi, es dzirdēju, ka bērniem ir ko jautāt, tie noteikti visi pie Artūra. Tā kā paldies vēlreiz. Līdz nākamajai reizē. Pēdējais trolejbus un autobus vēl neaiziet.